Tev atlaid? Laikam sūdīgi strādāja. Un kas tur bija to čalu, pa ko es tur īsti kaut kāds tur baigies kipišs tur aizgāja? Kāds skatās, laikam aizsnāti dabūt pa purnu. Tu esi šķīries, es pēc šito nezināju. Viņš mauc tādu āķi, tur 9, tur kaut kāds 9, 30, cik tur, jā. Tu esi bijis Ziemeļkorejā? Sanāca kaut kā bišķi piedzirdīt un... un tad vienīgais, kas viņam tā kā paspruka, jā, būtu forši, ka būtu kāds izmaiņas valstī. Tur bija arī kaut kāds, nezinu, depresijas periods. Es gribu pa mērķiem, pa tur tādiem mērķiem vai pa vistām šaut. Viņas tikai pelnīja piķi. Stāvējam Ķīnas stacijā un tur kaut kāds 11 sievietes, jā, un kaut kāds tur barvedis, jā. Un viņš tāds hut! Un visas viņas no tādas stāvošas pozīcijas aiziet tādā vistiņa pozīcijā. Viņas visas tādas vistiņa pozīcijā stāv. Viņš hut! Un viņš viss pieceļās un aiziet uz vilcienu. Un tagad tu esi nofiltrēts, sarunas plūs kā ugunsliesma. Atbalsta DDRE+, mobilā smilšu strūkla un Evelatus. Rādi, kas tu esi, nebaidies būt īsts. Esiet sveicināti podkāstā Nofiltrēts. Šī ir 14. epizode un pie manas ciemos ir Aver nekustamo īpašumu aģentūras dibinātājs Davids Barons. Čau, David. Čau. Nu, Klau, es jau tev stāstīju to, ka es nogāju lejā, man Davids zvana, viņš ir klāt, jā. Nogāju lejā, skatos, busiņš brauc. Tāds ridīgs strādnieku busiņš. Es domāju, ka Davids pat taisno no strojkas būs atbrauc. Nē, bet labi, aizbrauc tas busiņš uz mani nepaskatās, jā, un tad jau Davids jau Porsche ierulē, jā. Tā kā, tas ir tā kā vajag, jā. Tas ir tā kā vajag. Klau, jā, es tev paaicināju uz sarunu. Es tev gribu daudz ko pajautāt. Gan par Averu, gan to, ko tu šobrīd dari, gan par to strojku, gan par tavu kašķi TikTokā. Kas vakar pa kašķi? Jā, tā kā tā. Sākumā gan jau varētu pastāstīt par... Sākumā mēs varētu par to Averu gan jau. Par Averu varētu pajautāt. Kā tad šobrīd sanāk? Tu esi tā kā pavisam nogājis no tā, tu izveidoji to nekustamo īpašumu aģentūru, tu vispār vairs neko nedari tur? Vai aktīvi nedari? Es nevaru nedari? tā publiski atzīties uzreiz. Nedrīkst teikt nemaz, ja? Nē, labi. Šobrīd Aver ir tā kā funkcionējuši biznesa, viņam ir visas operacionālās sistēmas un ļoti laba komanda un ļoti labs vadītājs. Un tā kā tas biznesa aug un attīstās bez manas tādas tā kā tieši iesaistas. Kas skaitās vadītājs? Ritvars skaitās vadītājs? Jā, Ritvars šobrīd vada visu Averu, gan savu komandu, gan Averu kā frančīzes devēju biznesu. Un tev atlaid? Laikam sūdīgi strādāja. Jā. Pats sev atlaida. Okay. Labi, tu tur baigi gari sāk stāstīt, bet tad principā ir tā, ka tu tur neko nedari. Tu aktīvi vairs neesi tajā visā, ja? Es neesmu aktīvi, bet teiksim tā, es pildu tā kā īpašnieku lomu, jā, kur īpašnieks ieceļ vadību, kontrolē tā kā rezultātu, seko līdzi un ievieš kaut kādas strateģiskas lietas vai tā kā plāno kaut kādas, piemēram, jā, mēs plānojam iet citā valstī, mēs plānojam iegādāties citas aģentūras, citus nekustamību saistītus biznesus un tā kā, un tu tā kā ieiet tādā, citā lomā vienkārši. Okay. Vai jums ir doma iegādāties tribus? Igor! Mums jāapspriež. Kāpēc nē? Jā, starp citu, ja godīgi, man liekas, kad teiksim tā, es ļoti labprāt iegādātos tribus, bet es nedomāju, ka tas tā kā realistiski varētu notikt. Es domāju, varbūt, teiksim tā, mums ar Igoru jāsacenšas, kurš ilgāk nodzīvo, un tad tā kā kurš vecumdienās tā kā saka, es vairs nevaru, tad to nopērk. Okay, bet līdz tam vēl ir ļoti ilgi, jā. Bet es domāju, ka mums, es vienkārši diezgan labi personīgi pazīstu ļoti daudz tribus aģentus un tribus komandu, man liekas, tur arī visi cieņi viņiem. Bet mums ir tāds tā kā divas dažādas kultūras, man liekas, un tu parasti nemēģini apvienot uzņēmumus, kuriem ir dažādas kultūras. Paģets sinerģiski. Tas jautājums vairāk bija kā joks, tu tur baigi jau iegāji detaļās tagad izstāstīt, kāpēc jā, kāpēc nē. Jā, Okay. Bet skaidrs, tad es to domu esmu uztvērs par to, ka tu tajā Averā esi klātsošs, bet no tām ikdienas lietām tu esi ārā. Jā. Un man vispār tas iespējas radies tāds ir no malas, ka tu pa lielam
piķis tev nāk, tu vienkārši dari, ko tu gribi, un tāpēc tu tur filmējies TikTokā, un tāpēc reāli tā ir reālā situācija, vai ar ko tu nodarbojies šobrīd? Tā kā, zini kā, kad ir sportisti, kas, piemēram, viņi uzvar olimpiskajās spēlēs, dabūna zelta medaļu, un tad viņiem tur ir depresija, vai, nezinu, tur mūziķis, viņš uzstājās tur arēnā Rīga, un pēc tam viņš nezinu, ko dzīvē darīt, jā. Un man liekas, vienkārši man līdzīgs periods bija, kad, vai ir varbūt, kad nu, tā kā bija mērķis būt nozars līderim, tā kā visvairāk pārdots, vairāk aģenti, nu, tā kā būt pirmajā vietā. Un, nu, mēs to izdarījām, mēs esam diezgan pārliecinoši, tā kā, un, nu, nezinu, neapgāžam, manuprāt, un nu, tā kā tas mērķis izpildīts. Ja? Un tad, ja tev nav nekas, tā kā, nu, kas tad tā kā nākamā big thing, lielā lieta, tad tā kā, nu, tu tā kā dezorientēts, vienkārši domā, ko nodarboties, ko darīt. Ja? Īpaši, kad nu, biznesa strādā, cilvēki ir pareizās vietās, tā kā, nu, pakalpojums tiek izpildīts un viss ir forši, tad nu, tā kā jāatrod tā nākamā lieta. Ja? Un kamēr tu neatrod to nākamo lietu, nu, tā kā, nu, tas diezgan liels journeys ir bijis ar to, ka nu, tu meklē to. Nu, es šajā periodā vienkārši iztestēju un izbraukāju un apskatījies tur miljonus daudz dažādus biznesus. Un, nu, tā kā, tas TikToks un mājas būvēšana vienkārši nu, tā kā daļa no tā. Nezinu, tam mēs vēl pieskarsimies, jā, pa to māju. Okay. Bet tad šobrīd tu esi to nākamo big thing atradis, vai tu joprojām meklē? Nu, es esmu tagad uzsācis tādu, nu, jā, es esmu, tā kā, viņš ir tāds biznes, kur tā kā, nu, es tā kā... Nevar stāstīt nu, vēl, jā, tāds... Tu jau droši var tā arī teikt, kad, nu, kad ir sākuma stadija un tu baigi nevar izplūst, bet tu principā... Jā. Nu, viņš nav nekas tāds mistisks, vai nav nekāds tur baigais startups vai kas, bet vienkārši tajā biznesā ir kaut 2-3 gadu tāda tā kā priekšrocība tieši Latvijas tirgū. Un nu, es labprāt viņu izmantošu, un tad es arī tā kā stāstu. Nu, pēc 2-3 gadiem varēšu pastāstīt, ko tas darīja. Bet nozari tu vari pateikt, vai arī... Enerģētika. Enerģētikā ir kaut kas, tu esi kaut kādu fišu uzgājis, ja? Kaut kas varētu strādāt. Okay. Labi, bet kā tu pats uzskati, tu vispār tāds finansiāli tu esi nodrošināts? Ja tas, teiksim, no Avera tu labi nopelni vai ok, vai kā tu pats teiktu, kāds ir tavs dzīves līmenis tagad, kad tu to impēriju uzbūvējis? Jo redzi, es tev varu pateikt, jo, piemēram, kā Tribus Igors, ja, viņš saka, ka viņš pelno kā labākais aģents, vai ne? Nu, vienlīdzīgi apmēram, vai ne? Nu, kas nozīmē, ka, protams, ka viņš pelna ļoti labi, ja, bet nav tā, ka viņš tur pelna, nezinu, tur 10 reizes vairāk kā labākais aģents. Tā nav, vai ne? Kā ir tavā situācija? Kādā līmenī, teiksim, tev ir? Nu, es domāju, es pelnu vairāk nekā labākais aģents, bet arī pat, ja tu pelni kā labākais aģents, labāk aģenti arī pelna ļoti daudz. Jā, tur tie var būt pat tur, nezinu, 200,000 un tā tālāk, kas ir, nu, man liekas, priekš Latvijas dzīves līmeņi. Tā kā, tas ir ļoti labi. Jā, tu var dzīvot, nu, tā kā kungs, kā ķēniņš. Jā, tur ļoti, jā, tā kā, un arī ir bišķi citādāk, vai tev ir tā kā aktīvs darbs, kur tā kā tu ļoti, nu, tā kā daudz enerģija pūls un tā kā, nu, tev ir kaut kāds stress, jā, jo nepārdot neko nepelni. Nu, vai arī tev pieder biznesa, tā kā, nu, tas ir tā kā citādāk, jā, pat ja tu... Tu tā kā mēģini tā kā politiķis kaut kur akali izlīst, jā? Es varu vienkārši pateikt, tā kā, nu, man liekas, ja tu pelni kā labākais aģents Latvijā, labākie aģenti Latvijā pelna ļoti daudz. Jā, tā kā, bet kā tu pats vērtē to savu šī brīža līmeni? Tev ir tas finansiāls nodrošinājums tāds, ka tu tiešām vari vienkārši darīt, ko tu vēlies un meklēt kaut kādas jaunas iespējas. Vairāk mazāk, jā. Tas ir tas, ko es gribēju saprast. Okay. Ja tu skatās Latvijas tur tos kaut kādas ienākumu līmenis, noteikti 1% vai labāk. Nu, tā kā... Top 1% tā kā? Nu, vai labāk. Ok, skaidrs. Ok, labi. Tā tad varam bišķiņ pat tai mājai pieskarties, ja? Ko tu būvēji kolēģiem māju, ja? Un tad tur izdomāji, ka vajag dokumentēt to visu, ja? Tas bija daļa no tava tā journey, saprast, ko tu gribi darīt tālāk, vai kāpēc vispār? Tas bija viens, nu, tā kā tur bija tā kā 2 apstākļu kopums, jā, tā kā 2 gadus atpakaļ, tā kā man, nu, es tā kā šķīru laulību, un, nu, es ļoti gribēju būvēt māju, un es tā kā visu par to un ap tā kā biju domājis, un tā kā, nu, man bija tā kā šķiršanās, un tas viens gribēja kaut kur piesiet prātu, gribēja kaut ko rokām pastrādāt, plus sakrit, kā var arī nodot uz tā kā labam vadītājiem, un tur visu tā kā funkcionē, man, nu, es tur neesmu tā kā pilnu laiku vajadzīgs. Plus tā kā bija tāda, nezinu, teikšu tā šobrīd liekas stulba ideja, ja, bet, nu, man liekas, tāpat viņu var realizēt, viņu var nopelnīt, un tas tā kā var uzbūvēt labu biznesu, un, piemēram, Vācijā ir ļoti daudz labu piemēru, kur tā kā uzbūvēt tās biznesu, bet bija doma taisīt tā kā
mājas komplektus, ka, pieņemsim, tu ej nevis pie ražotāja, viņš to trustēs, vai nevis ej pie būvnieka, viņš no nulles un tur pērk materiālus tā tālāk, bet tu nopērci mājas komplektu, kurā ir izprojektēts līdz pēdējai skrūvei, tā kā cik tieši kas tev vajadzīgs, kurā brīdī, un tev ir instrukcijas solis pa solim, tā kā Lego, kur tā kā tu ar salīdzinoši zemes kvalifikācijas speciālistiem vai pat pats vari uzbūvēt māju, un līdz ar to tu ietaupi uz nodokļiem, Bet tu domā, tas ir iespējams mājas būvniecību aprakstīt līdz sīkākajai detaļai? Ir. Tā kā mans uzņēmēja prāts saka, ka vispār viss ir iespējams. Jautājums tikai, cik liels čakars ir, tā kā, piemēram, tikpat labi, tev kāds pateiktu, nezinu, tur, vai var cilvēks nogādāt uz mēnesi, jā, tā kā droši vien pirms to izdarīt, likos nav iespējams. Nu, apkārt mēnesim var. Apkārt. jā. Nu, vai pēc mums visiem ir telefoni, tā kā, kā tieši tas strādā, tā kā, ka tu uzspied podziņu un tad pēkšņi citā pasaules malā cilvēks tevi dzird, tā kā, kā tieši notiek, jā, tā kā, jā. Bet, kāds to izdara, jā, un līdz ar to, man liekas, tā kā, jebkā var izdarīt, jautājums, cik daudz pūles un laika tam vienkārši vajadzīgs, jā, un tad vienkārši šis, testējot to hipotēzi, tā kā, un to biznesu, vienkārši sapratu to, ka, mīnus tajā biznesā ir tādi, ka, ja tu pārdod kādam komplektu, viņš pats uz spēkiem tā kā būvēs, visticamāk, viņš to darīs 5 gadus. Un tas sanāk tā, lai tu dabūtu savu samaksu, tu gaidi tur 5 gadus, kamēr, pārdotam klientam, tu 5 gadus gaidi, kamēr beigās dabūs naudu no viņa. Un varbūt arī viņš pusē atmetās vai, nezinu, tur ļoti daudz visādi. Un kur citos biznesos tu vari paprasīt avans, tu vari, tu ļoti daudz citu biznesu, kā tu citā. Man liekas, ka avans tu jau vari paprasīt jebkurā gadījumā, kādu starpību, būvē māju tāpat, paprasti avans, kurš tev aizliek? Paprast, bet nedos. Lielākā daļa ņema kredītu, kredīts prasa, ka tev kaut kādā X laikā tā māja ir uzbūvēta, un tas ir ierobežots, tu nevari tur vilkt gumijā. Un ja tu gribi pašu spēkiem būvēt, tad tev limitē tas, cik ir tev ienākumi un uzkrājumi, un viņus var, tu pat novirz visus savus ienākumus un uzkrājumus, bet, pārsvarā jau cilvēki būvē 5 gadus, tāpēc, ka viņiem nav tā visa nauda, un tad viņi tā kā uzbūvē kaut ko, sapelna, uzbūvē tālāk, sapelna. Un tā īsumā, kā tu teiktu vispār, kā tur to māju beidzās? Viņa ir pabeigta, nav pabeigta, kāds tāds vispār rezumē par to? Pabeigta, mēs viņu uzbūvējām 6 mēnešos. Tas jau baigi ātri priekš mājas. Kā kuram liekas, jā. Ņemot vērā to, ka viņu būvēju es pat neesmu uzbūvējis, domāju, varbūt mājtrības un putnu būri esmu uzbūvējis. Kāds 2 Ikea kapseles, vēl lielākā pieredze. Es pat nezinu, kā sauc tās instrumenti, ar ko mēs strādājam. Šuriks. Jā. Un tad bija, tā kā, tur filmētājs un viens vietējais meistars, tā mēs trietā principā to māju sākām būvēt, jā, un tad tas filmētājs nolicis nost, un tad mēs palikam 2 tā un paņemam tur jau meistars, un tad principā bija tā, ka es ar meistariem to māju uzbūvējām, jā, un... Bet kā tad beigās kad tik pabeigtā māja, kā tu pats vērtē to darbu, reāli sanāca, sanāca, kā tu pats saki, izdevās viss? Man liekas, ļoti labi izdevās, jā, tā kā, nezinu, viņa vizuāli, tehniski, cenā un tā tālāk. Viss, man liekas, ļoti foršs. Bet tev maksāja par to, jā? Mums bija tāds tā kā darījums, kad tā kā es viņus pierunāju to, ka tur kaut kādas konkrētas lietas vai risinājumi jāizmanto, tad mēs runājam tā, kad materiāli un viss maksā viņu un viss, kas ir saistīts ar darbu, tā kā oriģināli bija doma, ka darbs būs mans darbs, plus tur varbūt vienu meistari paņem, lai mēs tur galīgi neaizraujam kaut kur. Bet tev maksāja par to darbu, vai tu vienkārši pats gribēji apgūt to? Tas ir mans ieguldījums dobelē. Ok. Skaidrs. Labi, un pagaidām, kas tur bija to čalu, pa ko es tur īsti kaut kāds tur baigies kipišs tur aizgāja? Skaidrs, tu jau... Nav jau nekāds kipišs, tā kā vienkārši mēs tur nebijām līdz galam novienojušies par, ko viņš pelnīs un kā mēs to visu darīsim. Mums bija kaut kādas vadlīnijas ieskicētas, man liekas, mums bija kaut kāds tur konsensus, jā. Bet tā, kā mēs sākām to darīt, kad pirmā nedēļa pagāja, un viņš vienkārši tur prasīja, ko tas neatceros, mēs pie 5000 mēnesī. Ko? Jā, uz rokas. Jā, līdzīgi, visiem bija līdzīgi tās reakcijas, jā, es varbūt tur nerēcu, bet vienkārši domāju, Tas taču ir pilnīgs kosmos jaunajam satura veidotājiem. Jā, un, viņš bija pa satura veidot un strādā. Un vienalga, viņš ir sīkais ar kameru un forši. Ja viņš māk gan filmē, gan montē, tas ir
iet krūti, bet kādas 5 mēnesi. Galvenais, es jau tagad esmu šajā nozarē, tas jau man pamatlieta, ko es daru, es taisu video uzņēmumu, ka es ļoti labi zinu, kāds zooms apgrozās, un tas ir pilnīgs kosmos. Tā man arī no malas likās, ka viņš pie tevis tur pastrādāja, pataisīja vidīgs, visu forši, un ka viņam kā jaunietim tādam bez īsti tur skaidrības, ka viņam, man liekas, baigi sakāp galvā, ne? Tu neteiktu? Es domāju, ka visticamāk, es tā kā, teiksim tā, iedziļinos viņa tajos argumentos, domāju, ka viņi tur bija izdomājuši, ka tas būs tā kā realitātes šovs un ka viņi tur nereālas actions taisīs un tā tālāk. Un tā kā, ka tās 5 štukas ir domāts, ka kā, viņi viņus arī izmantos, lai tur uztaisītu nereālāko action. Ja. Bet tā kā, no manas skatu punktā lielākā problēma tāda, ka mūsu sadarbībā līdz šim es nebiju redzējis, kur ir tas actions, kur ir tas tā kā wow moments, kur ir tas tā kā, tas tā kā, un es arī, teiksim, manuprāt, teiksim tā, man liekas, arī citādāk pieiet lietām, ja tu pieņemsim, paņem to 1 mēnesi, tā kā parādi man to actionu, ka man ir, jo tev nav vārds, ja tev nav reputācija kā tam jauniem filmētājiem, ja. Vai parādi man 1 mēnesi noroju jumtu, tā kā es skatos, tā kā ejot nost, tur skatījumu, tur es esmu tur gada influenceris un tā tālāk. Un tad nāc un saka, klausies, es esmu tā kā parādījis tev rezultātu, tā kā, ja mēs gribu turpināt, tā kā, man liekas, ka godīga atlīdzība būtu jau šāda, ja. Tā kā nekādi jautājumi, tad es jau vērtēju, vai es to varu atļauties, vai es to gribu, vai tā tālāk, ja. Bet ja tu vienkārši tā kā pirmajā nedēļā, tur, kā, zinot, tur vēl vesela apstākļa, tā kā atstāja tur, tā kā man tādā nekomfortablā situācijā, un tādā ultimātā, ķipā jā vai nē, pat arī nediskutēja, vai 5, vai 4, vai 2, vai vienkārši 5 vai neko, un tad tā kā, es pārāk ilgi esmu biznesā, tā kā tas nestrādā. Jā. Pasūt viņu, un tā vietā es dabūju 2 meistarus, tā kā profesionāļus, kas tā kā prot būvēt. Jā. Tā problēma ar tiem jaunajiem jau ir tāda, ka viņi domā, ka viņi visu var, viņiem ir idejas tādas un šitādas, un nebūtu viņiem... Jā, pārsvarā tas viss ir... Viņi pat neaizdomājas par to, vai tur vispār kaut kāds executions vispār ir iespējams. Viņi zin, kā viņi tādi pa gaisu lidotāji, viņi sasola tādas lietas, kur kaut kāds tur šovs, kas un ko. Var derēt, ja viņam iedot tās 5 štukas, un tur nebūtu ne tū, tas rezultāts tādi, kādi viņi sola. Tas ir tiem, man liekas, tev nešķiet, ka tiem kaut kādiem jaunajiem censoņiem tā ir tāda, viena baigi spilgtā īpašība, ka tur ir tā solīšana un tās domas jau aiziet tādā kosmosā, ka tur ar realitāti bišķi maz sakars paliek, ne? Tā kā man personīgi liekas, tā kā, kad vajag būt tur maksimāli ambicioziem, vajag tā kā rītīgi celt latiņu, un tā kā arī, jo, pieņemsim, tagad kaut vai es meklēju to jauno biznesa iespējas, tā kā, zinot savu pieredzi, tu jau zini visas problēmas un tā kā visas tur sliktās situācijas, un tu jau tā kā, ļoti konservatīvs, tā kā konservatīvāks paliec, ja, un mazāk grib riskēt, vai tu tā kā jau redzi riskus un tā tālāk, ja, un tas ir gan labi, gan slikti, ja, kur atkal, man liekas, jauniem viņiem ir tā kā jolo, tā kā, sasol tur big ding, un pēc tam neguli, nedēļu un mēģini viņu izdarīt. Ja? Un tad tu tiešām vari arī kaut kādu tā kā lielu progresu uztaisīt un kaut ko tur krūtu uztaisīt uz savu enerģiju, uz to jaunības maksimālismu. Man liekas, tas ir forši. Ja? Tikai, man liekas, tur varbūt 1% no tiem tā kā var execute to, ko viņi tur tā kā, izdomājuši. Ja? Un tā kā, un man liekas, tā pārliecība, ka tu varēsi tiešām executot, ja tad, es tiešām redzu, ka tu arī tā kā esi kaut ko ekstra executot. Jā. Ja? Un ja es tā kā redzu, kāds tiešām ekstra executo, viņš jauns un ambiciozs tā tālāk, fine, varam augt, jā, bet ja man nav tā kā, tad tā kā parādi kaut ko. Ja es tā kā redzu, jā. Nē, es piekrītu, ka ambīcijām ir jābūt lielām, bet, zin kā, ir tas teiciens arī, ka shoot for stars, tā kā mērķi uz zvaigznēm, un vismaz uz mēnesi tiks, vai ne, un tas ir tāpatās, tu kaut kur izšāvs būs, vai ne. Tagad te mērķi jāliek kaut kādi, te mērķi jāliek ambiciozi, bet man liekas, tas, ko es gribēju vairāk teikt, to, ka viņi dažreiz viņiem, viņi... tur tās realitātes, tur tā pamata trūks. Tādā ziņā. Es neesmu bet man, tā kā, palielam faktu realitāti, ja, tā kā, jo nevienu jau tādu, piemēram, kaut kad nebija mobilais telefons. Viņš nebija realitātē. Ja mēs runājam pēc realitātes, tad tā kā,
mums nekad nebūs telefons tā kā līdzi, jā, vai nesāsim radio kasti vai vēl ko tādu. Jā. Un ir kāds, kas tā kā pilnīgā kosmosā, nezinu, kaut ko uzpīpē, un viņš redz, cilvēki varētu runāt ar telefonu tā kā, un tā, ja. Tā kā, man liekas, vajag to, vispār, man liekas, lielākā daļa uzņēmēja vispār ir delusional. Un tā kā, tā skaitā es tā kā bieži vien, tā kā stāstu kaut savas idejas komandai, viņi vienkārši tur skatās man, un es tā kā, viss kārtībā, es vēl neesmu to jūdzies, ja, tā kā, ja, un arī, kad es klausos kāda cita, tā kā, pilnīgi tur kosmosa idejas, ja, un es esmu tur visu kaut ko dzirdējis, tad es tā kā, es visu laiku paturu to 1%, tā kā, bet varbūt viņš arī var uztaisīt to teleportāciju, ja. jā, varbūt, jā. Tā kā, varbūt. Bet skaidrs, ka tu mēģini tāpat operēt pēc kaut kādā, kaut kādas varbūtības teorijas, jā, un, nezinu, riskiem tā tālāk, bet, vienkārši tā, man liekas, jauniešus nevajag nosēdināt, jā, viņiem vajag ļaut tā kā būt kosmonautiem, un tad jau dzīve tā kā pati parādīs, jo kaut kādai daļai tas kosmos ir izšaus, un viņš būs tur, nezinu, megastārs un tur veiksmīgs tā tālāk, un liela daļa tā kā Lielākā daļa. Lielākā daļa, jā, tā kā viņi tur sapņos un sastapsies to realitāti, kā jums jārēķina, un to, nezinu, tur kaut kas jādara, un piedzims bērns, un vēl kaut kas, jā. Un tev, tā kā nebūs tas kosmos, ko tu iztēlojies, bet, man liekas, tāpat ir visu laiku kaut ko jātiecās, jā. Un labāk ir cilvēks, kas kaut ko tiecās, ka viņi kaut ko sapņo, nevis tā kā, labi, es padodos, nekas nav iespējams tur. Tieši tā. Nē, kad tu vēl sapņos, ja ne jaunībā, jā, tā kā, jāsapņo ir, es pilnīgi par to. Viens no podkāsta nofiltrēts atbalstītājiem ir mobilā smilšu strūkla. Šie džeki brauc pa visu Latviju, atjaunojot visdažādākās virsmas. Vienalga, vai tas ir koks, ķieģelis, betons, metāls, viņi tiks galā ar visu. Strādā šie džeki pa visu Latviju, tā kā, ja tev ir, piemēram, kāda veca koka ēka, kurai vajag noņemt krāsas kārtu, vai atjaunot griestus, vai noņemt rūsu no kādas lielākas metāla konstrukcijas, tad droši zvani šiem džekiem, viņi tev palīdzēs. Kontaktus es atstāšu podkāsta aprakstā, bet tagad atpakaļ pie epizodes. Klau, ko es tev gribēju? Vispār, tu teici, tu esi šķīries, ja es par šito nezināju. Es tev par to varu kaut ko pajautāt, vai tev baigi tur tā kā sūdīgi? Es varu skatīties, vai es atbildēšu. Skatīties, vai tu atbildēsi. Nē, zini kā, man liekas arī, vispār tam mūsdienas saturam internetā bieži vien trūkst tā, arī gribētu teikt, tā pati realitātes sajūta. Zini, kā kad cilvēki runā par īstām lietām, kad arī tev, kurš ir veiksmīgs cilvēks, ne, kad arī tev ir savas problēmas, vai ne, un kad visādi var gadīties, un tas, man liekas, arī baigi vērtīgi, ka mēs par kaut ko tādu varam pieminēt. Tu vari pateikt vispār, kāpēc tā sanāca? Kāpēc tā... Zini, kā man viens paziņa, ko es satiku, ka viņš arī uzzināja, pirms, kas šķīries, viņš atceras, saka, kas notika vai kāpēc, ja? Un te viņš pats tā kā, es saku, vispār esmu divreiz šķīries, un īstenībā tas jautājums ir tā kā, nevis kāpēc jūs šķīries, bet kāpēc jūs sagaidat kopā. Jā. Un tavā gadījumā tu domā tā, ka atskatoties atpakaļ, tev liekas, ka varbūt tā nemaz nebija pareizā izvēle vispār, jā? Ne jau tas, ka pareizā izvēle, bet tā kā, kaut kādā konkrētā, dzīves periodā tā kā tu operē, no kaut kādām savām tur, traumām vai insecurities un nedrošībām vai, respektīvi, ja tu operē no kaut kādām, kur tu kaut ko tur kompensē un tā tālāk, tu atradīsi to partneri, kas tā kā tev var tur kaut ko nokompensēt, jā, un vienkārši jautājums, kas notiek pēc tam, kad tu tur nodīlo to vai tā, un bet... Tu man te ākaltē politiķo. Nē, labi, es vienkārši pateikt tā, ka man laulība bijusi kā ļoti liela pašizaugsme, ja, un tā kā es esmu tiešām tā kā, ļoti būtiski izmainījies kā cilvēks, man liekas, laulības laikā un pēc viņas, un arī pat tā šķiršanās kā tāda, man liekas, man bija ļoti, tāds, ļoti liels zibens trieciens tā kā pa smadzenēm, tā kā, vispār, skatīties uz realitāti tālāk, ja, tā kā daudz, tur emocionāli atvērtākam būt un uzmanību pievērst tā kā just sevi un tā tālāk. Jā, tas ir super, bet kāpēc jūs izšķirāties?
Nav jau tāda viena, tur nezinu, nav neviens nenokrāpa vai kaut kas tāds. Nav ļoti holistisks, tas, manuprāt, ļoti holistisks iemesls. Jā, Bet tas vairāk no tevis nāca, vai no viņas, vai kopējs lēmums, vai tas bija draudzīgi vai nedraudzīgi? Nē, mums ir ļoti labs attiecības, mēs arī izšķīrāmies, man liekas, ļoti normāli. Arī dēlu audzinām kopīgi ļoti labi. Tas ir ļoti būtiski īstenībā. Jā, man liekas, mums pat tagad ir labāks attiecības nekā laulībās. Tiešām, jā. Tas gan man bišķi nošokēja. Bet es arī esmu ļoti pateicīgs tam, jo es arī redzu daudz citus, kas ir šķīrušies un kā viņi tur bērnu tur manipulē. Man pat ir tādi piemēri, kad bez ēja, lai atsūtītu bildes ar bērnu vai satikt bērnu, jāmaksā un tur pilnīgi kosmos. Jā. Kur man ir, man liekas, ļoti normāli. Tas ir baigi forši, tāpēc, ka galu galā bērns jau ne pie kā nav vainīgs. Kāpēc viņam jācieš no tās situācijas, kad pieauguši kaut kur netiek? Tas ir baigi. Bet tev viens bērns, ja? Jā. Okay. Un cik vecs jau? 4 gadi. 4 gadi, jā. Tu jau sūti viņu jau kickboksā, vai? Jā. Viņš jau nāks redzīja, kad piekdienas parigot. Es domāju, kā joku. Deivis tāds, jā, mēs tur močās ar jau 10-gadīgām meitenēm un jau, tā, līmenis jau. Ok. Un labi, un tad viņš nāk ar tevi kopā uz treniņiem. Es viņu ņemu, jā, man ir dēls, jā. Mēs veseli baru uzņēmējiem, mēs katru piekdienu 4, tā kā, ja kāds skatās, lai aicināti dabūt pa purdu. Mēs katru piekdienu 4 vienkārši sparīgojam un pārsvarā, kas ir forši. Visi nāk uzņēmēji, neviens nav kaut kāds pro boksers, tur līmeņi ļoti dažādi. Katrs pilnīgi dažādāks. Tur arī mums nav nekādas svara kategorijas, nekas. Tu ļoti jautri, jā. Pilnīgs bardeks, un tas viss uz ielas notiek, ja? Nē. Pa nakti. Pāris mēs tiekamies Vecrīgā un tā visu. Ok. Un cik tu ilgā to visu jau nodarbojies ar to cīņas sportu kaut kādu? Bet tas tā kā amatieru līmenī. Tu aiziet, tu padauzies. Tas nav tā, ka tu censties. Tu negribi tā kā Igors iet kaut kādos faitos, kārdos piedalīties. Teiksim tā, mums tur ir savas iekšējās, kā lai saka, piemēram, Jānis var pasveicināt. Jā, es to šo piekdienu uzšaušu kārtīgi. Mums ir savi batli iekšējie, bet mēs pielāgojamies. Jā, cik tu, kā sparīgot, cik tu jaudīgi ej, tik arī dabūna apakaļ. Jā, un ir, kas nāk jaudīgāk, tad arī tā cīņa jaudīgāk, un ir, kas tur spēlējoties vairāk un tā. Okay. Ko tu saki par tādu ideju? Vienkārši uzrīkojumu, Deivids Petrošins. Jā, zinu, man liekas, šitais jau tā kā... Avers pret Strībus, jā, būs... Šitais ir bijis jau tā kā, es nezinu, šitais dzirdēs kāds miljots. Bet tas būtu tik labs. Tas būtu tik labs. Bet es tā domāju, objektīvi, tā kā... Tu dabūtu biedri. Es dabūtu pa galvu, jā. Tāpēc vienīgais mans izdarēts būtu, ja mēs iet kaut kādu tur MMA vai kaut kādu, kur ir grapplings vai tā kā takedowni vai ground games. Jā, jo viņš to nav trenējies. Tu gan jau arī nē, bet tur būtu... Es esmu bijis trenējies. Tu esi tur atkal ir, jā. Tā kā tas būtu vismaz kaut kā bijis izlīdzinošāk, jā. Jo es domāju, ka boks... Jā, varbūt kickboks, jo es kickboks bišķi vairāk tās kājas lietojos, bet tas ir vispār interesanti. Zin kā, visi jau domā, ka viņi baigē tough guy, vai ne? Bet, ja, piemēram, kaut vai, nezinu, tur tev vai tam pašam Igoram noliktu kaut kādu, nezinu, tur reko operātoru nolikt pretī, jā? Viņš es baigi varnēs. Īstenībā ir tā, ka, ja tu ieliec kādu bez pieredzes, viņš tā dabū bietēk. Nereāli. Zin kā, tu domā, varbūt, kad baigais veicis. Man ir bijis tā, ka viens, viens mans paziņš ļoti sporto, ļoti daudz aktīvs katru dienu, tur gan es trenēju un tā tālāk. Viņam liekas, ka es varētu arī atnākt jums pacīnīties, jo viņam liekas, viņš ir labā fiziskā kondīcijā. Un tas viņam liekas, ka tas kaut ko dod priekš cīņā. Jā, kur vakar, burtiski arī, vakar skatījos to boksmais, ko sit. Jā. Atnāk tādi origo tur puikas, viņi nezinu, viņiem varbūt 60 kg, jā, rokas. Man arī nav likās lielās, bet ja vēl uz puses plānāks, jā. Un viņš mauc tādu āķi, tur 9, 30, cik tur, jā. Un es aizgāju uzšā, man tur knapi, kurš pa vienu punktu mazāk nekā viņam, jā. Es saprotu to, ka
tu tur vari būt fitnesā, skriet, tur iet uz zāli, vēl tā tālāk, bet cīņai tas, ja tev nav tie cīņas tehnika vai pieredze, tas, var teikt, neko nedod. Un arī neko nedod, ka tu ej maisu sit, jā, to arī vajag to. Tāpēc mēs sparingojam visu laiku. Tā kā, vajag kādu, kuram sāp. Tev vajag tā kā tās bailes, ka tu dabūsi pa pūrnu, tu, nezinu, cilvēks, tā kā treneris tev sit kaut kādas tehniskas kustības, jā, es tev varu no jebkur, vai man var kāds no jebkuras, nezinu, viņš tur randomā tev uzšo pa kuli, jā, tā kā, tu negaidi tādu tā kā gājienu, jā, tev maiss vai treneris to nedara. Jā. Ok, labi, pietiks pa boksu, es tev gribēju prasīt, tagad Averam cik gadi ir jau? Tas kaut kāds 8. gads. 8. gads. Tu tagad skatoties atpakaļ uz to, kad tu to sāki darīt, ir panāks tas, ko tu gribēji, vai savādāk, vai būtu kaut ko savādāk darījis, kā tu atskatoties uz to? Man liekas, tā kā kopumā, jā, tā doma bija uztaisīt tā kā spēcīgu pārdevēju komandu, būt nozares līderiem, tā kā es gribēju, ka mēs strādājam uz ekskluzīviem līgumiem, ka mēs esam ar augstas komisijas maksas aģentūru, kad mums ir ļoti laba reputācija. Visi tie bāzes lietas, ko es biju iztēlojies, kas mums būs, ka mums ir aģenti, ir komandu vadītāji, ir uzņēmuma vadītāji, ka mēs esam visā Latvijā. Visas tās lietas, principā, ir realizējušās. Tas jau ir tas iemesls, kāpēc bija tā vīzija, viņi izpildījās. Ko tagad? Jā. Un tad skaidrs, ka tagad mums vienkārši mēs iesim Lietuvā un tur citās valstīs. Bet, principā, ir sasniegts tas, ko tu arī gaidīji, un teiksim, tas ir arī tas, uz ko tu gāji. Nav tā, ka aizgāja, piemēram, tu biji plānojis šo un aizgāja pilnīgi citu virzienu. Tā nav. Mēs, tāds jau ir plāns, un to arī mēs izdarījām. Jā. Okay. Varbūt atskatoties, droši vien labāks plāns būtu bijis, ka uzreiz jau no day one mēs būvētu tā, it kā mēs iet uz ārzemēm. Būtu vienkārši bišķiņi vienkāršāk šobrīd. Mazāk būtu kaut kas jāmaina, vairāk jau būtu pielāgots, varbūt kaut ko jau, nezinu, rakstot procesa aprakstus, uzreiz rakstītu angliski, piemēram, vai uzreiz kaut kādās jau tur X valodās, ko var tur tulkot un tā. To būtu darījuši. Es domāju, vispār visi, kas nodarbojas Latvijā kaut kādu pakalpojumu biznesu, pat ja tu šobrīd neredzi, ka tu iesi eksportā vai kaut ko ārzemēs, tas prasa varbūt 10-20% vairāk efortu, bet vienkārši man uzreiz labāk to izdarīt, sagatavojies jau ar tekstiem, piemēriem un procesiem, kas varētu būt tajā nākamajā valstī. Skatu, ka liela mašīna, viņa ļoti grūti pielāgot ir citam tirgum, un tev gan arī no nulles daudz lietas jāsāk. Ja tu jau to uz laicīgi tā būvēs, tad tu esi daudz tāds elastīgāks un ātrāk visu kaut ko pielāgoties. Okay. Klau, vēl par to tavu periodu, ko tu teici, sasniegt virsotni, tagad nav tā nākošā mērķa. Tu teiktu, tev bija arī kaut kāds, nezinu, depresijas periods, vai tu tik smagi to nesauktu, kā tu teiktu? Es tieši vakar klausījos, ka depresija ir kaut kā, ka tu tavas ekspektācijas par dzīvi neizpildās, un tu arī neredzi, kā tu vispār to varētu izdarīt. Ja? Un tu jūties depresijā. Es neesmu sev vērtējis kā depresiju vai kaut kādā, bet man liekas, tas stāvoklis, kad tev nav mērķa vai tev nav skaidrs darbības, kas jādara, vai tev nav kaut kāds konkrēts, nezinu, tu celies un tu uz kaut ko eji. Ja? Man liekas, viņš ieliek tev tādā. Ne šis, ne tas, ko man tagad darīt. Bet tu biji kaut kāds, nezinu, tur bēdīgs vai pārdzīvoji, vai tu biji apjucis, kāds tu reāli? Viss kaut kāds, man tas viss sakrita uzņēmuma nodošana kopā ar laulību šķiršanu, protams, es es domāju, tur skumjas, bēdas, apātija, nezinu, visi buķeti, ko tu var iedomāties, bezjēdzīgums, bezmērķīgums, viss tā buķeti, viņi visi ir tādā rosalā kopā. Jā. Bet man liekas, tas ir daļa no procesa. Ja, tu esi tur, nezinu, pasaules virsotnē, tad tev ir kaut kāds pain, ja, tad tev vajag saprast, kāpēc tā notika, kāda bija cēloņi, nezinu, ko es gribu tālāk, nezinu, kas man motivē vai uz ko es gribu virzīties. Ja. Tu reflektē un tad mauc tālāk. Tā. Man liekas, nevajag tur iesaisties tajā upurī. Tas ir tāds upurs. Jā.
Nu, jā, tā upuru loma, jā, kā tu man tā redzi, tā tagad nav. Nu, jā. Nav ko darīt, Dievs. Jā. Naudu nav ko darīt. Jā. Nu, jā. Tu buhāji arī vai tu nebuhāji? Nē, tev nebija. Tas bija viena lieta, ko es biju tā kā... Apņēmies nedarīt. Tieši, jā, ka šķiros, tieši domāju, tā kā, kad, nu, ja piemēram iepriekš tādas sāpīgas lietas, tā kā, nu, tu tā kā novērsi savu uzmanību ar darbu, tu vienkārši tev kaut kas nepatīk, ok, es eju strādāt. Tur, nezinu, negribas nākt mājās, ok, es eju strādāt. Nu, tā kā, un tu vienkārši emocijas aizstāji ar darbu un tādu tā kā mehānisko maukšanu. Tad tieši biju izdomājis tā, nē, es nedzeršu, es tā kā nepārstrādāšos, es tā kā izjutīšu visas tās sajūtas un, nezinu, viss, kas man tur nāk, visu izjutīšu. Nu, tā kā nebeigšu no tām, nezinu, domām, sajūtām tā tālāk, visam iziešu cauri un tad skatīšos, tā kā, nu, ko darīt tā kā tālāk visu to. Okay. Kā tu domā, šobrīd mēs tādā attīstītā pasaulē dzīvojam, vai ne? Mēs arī tur ieminējies par to, kā tas var būt, ka es piespiežu pogu un runāju ar kādu tur Āfrikā. Ja? Bet tā jau ir. Tā ir, jā, tas ir. Man liekas, ka liela daļa visādas tehnoloģijas, ko mēs tur izmantojam, mums pat nav. Nu, mēs viņus vienkārši pieņemam kā esošu, ne, un mēs pat neaizdomājamies, kā pie valdes vispār ir iespēja. Strādā, jā. Elektrība kā strādā. Jā, vai ne? Un ko es tev gribēju jautāt, ja tev būtu iespēja izvēlēties dzīvot kaut kādā citā pasaules periodā, tu gribētu dzīvot citā, vai tev labāk patīk šis periods? Nu, piemēram, būtu Deivids viduslaikos, vai Deivids Muļškungs, jā? Nu? Es esmu tā domājis, jā, tā kā, ja tā kā tikai... Nu, droši vien būtu interesanti tieši, jā, bet, nu, man liekas, atkal, nu, droši vien kaut kad vēsturē būtu interesanti dzīvot tikai tad, ja tu esi tā kā, nezinu, tur kaut kāds tur imperators vai kas, jo, man liekas, viss cits ir tā kā zemnieks. Ļoti crazy. Ar imperatoru, man liekas, nedzīvoju tur baigi luxury salīdzinājumā mūsdienām, jā. Nu jā, viņam tur sausā toalet bija, un tas jau bija labi, nebija pietupienā jādara lietas. Jā. Un iedomājies, un tu tagad apņemies, jā, davai, es tur kaut kādu tur viduslaiku gloriju piedzīvošu, ne? Un tu, piemēram, Deivids aiziet apakaļ pagātnē, un tu esi zemnieks, un tu īstenībā tur, centies tur kaut ko izaudzēt, tev nekas nesanāk, un tad tev fucking nomirst no mēra un viss. Tad tāds, nu pagaid, laikam, kā... Varbūt vēl varianti. Nē, nu kā tāds romantisks stāsts būtu interesanti, jā, kaut kādā... Tieši kuros laikos? Zini kā, es neesmu tā kā tik... Nu, man personīgi interesēs ļoti daudz lasu un tā kā pētu visu, kas saistīts Otro pasaules karu, tā kā, un līdz tam tā kā viss, kas ir 1900. Gadu sākums līdz 50. Un tas man liekas tā kā, nu, kaut kā, nezinu, nu, lai cik tas būtu tā kā briesmīgs periods, un man viņš liekas tā kā, nu, ļoti interesants, jo tur ir tā kā, nu, nosacīt priekš tā laika superbagātība, tur krīzes depresija, tur ir karš un tā kā ģeopolitiskās visas tur pilnīgi izmaiņas, ja, un skaidrs būtu interesanti, tā kā, nu, ja tu esi tā kā iekšā tur kaut kādā elitē, kurš visu to pieredzi un veido un tā tālāk, man liekas tā kā tāds, forši interesanti, ja. Bet tā kā tāda objektīvajā realitātē, mēs visi šodien dzīvojam 100 reizes labāk kā jebkurš, nezinu, kaut kādus gadus apakaļ, un tad man diezgan labi patīk, es varu pasūtīt boltā ēdienu, jā, vai tur, nezinu, benzīna tanki ir visur, un tur, nezinu, man ir apkure, siltais ūdens, elektrība, gaisa, nu, ļoti apmierīgi, jā. Šobrīd pat grūti iedomāties, ka pirms kaut kādiem, nezinu, tur 30 vai 35 gadiem cilvēkiem pat nebija mobīlie telefoni. Iedomājies, kāds tas ir izrāviens. Es nezinu, cik labi, es neesmu tik daudz pētījis, cik vispār ilgi tur cilvēku šīs pasaules, ne? Bet iedomājies, mūsu senči tur čakarējās tūkstošiem gadu. Un mēs tagad esam vienkārši 30 gadu laikā, mēs vienkārši kādu kosmosu mēs darām. Mums ir AI, kurš vienkārši tur izdara ko tavā vietā, uztais dziesmu, video, bildi. Kāds sakars vienkārši, zini? Un tad tu pamēģini kaut kādām penčikam tur iestāstīt, ka tas nav īsts. Vai ne? Man liekas, ka mēs, jā. Kā tu domā, cilvēki pamaz novērtē to, kādas iespējas ir mūsdienās? Es nezinu, man tā kā vienalga, ko tā kā, ko viņi nenovērtē vai novērtē. Es vienkārši redzu, ka, nu tā kā, nu jā, vienkārši objektīvi ir ļoti labi dzīvot tā kā tagad. Un tā kā, ja paskās, nezinu, noziegumi, zādi, nu viss ir labāk.
Jā, tā Vai ne drošība, tur dzīves līmenis. Tu vari mierīgi iet pie ielu, tev visticamāk, arī maskačku naktī tu vari visticamāk staigāt, un tev nekas nenotiks. Jā, ja neskatu vienu čalu pie benzīna, kurus laikam šādi. Jā, viņam bija nedroši, bet visi pārējie, viņš gan jau bija kaut ko slikts sarunājis. Jā, bet objektīvi visi, arī droši vien rage bites, jā, bet tā kā objektīvi visiem arī dzīves labklājība ir tā kā labāk. Visi pelna vairāk, visi dzīvo labākos mājokļos, visiem ir viss kaut kas labāk pie. Vienalga, vai tu tā kā domā, ka tev ir labāk vai nē, tā kā, ja paņem tos pašus 50 gadus atpakaļ, tā kā tev bija jāiededz gaismā ar to lampu, jā? To eļu un uguni. Jā. Un tur nebija spuldzīta, vai nebija elektrība, vai tas bija super. Jā, iedomājies, tu vienkārši mājās nav gaisa. Bet tur 70 gadus atpakaļ, jā. Jā. Es kaut kad nesen skatījos kaut kādu seriālu, un tur bija tāda epizode, tas laikam bija par kaut kādiem 1800. Gadu beigas, vai ne? Un tur viņiem tā diskusija tāda par to, ka tur zin kā, ja mēs paliktu Ņujorkā numuriņā, tur pat nebūtu ar spaiņiem jānes ūdens uz vannu, tas tik būtu forši. Jo viņi savā miestā kaut kādā 5 zvaigžņu tur krūtā viesnīcā tur paliek, vai ne? Bet tas vēl tas laiciņš, kad kanalizācijas nav. un tev jānes ar spainīt uz savu glamūrīgo vannu. Ir tā kā privileģētā laikā mēs dzīvojam. Klau, tu zini, kas ir Evelatus? Es zinu, kas ir Evelatus. Es gan podcastu skaties. Tas, ko? Kas ir Latvijas podkāsts? Nē, jau viņa podkāsts, bet ar Niku. Es zinu, Latvijas, jā, tā kā viņi ir aksesuāru. Jā, tiem, kas vēl nezina, tie, kas taisa tos neiznīcināmos stiklus. Nevis ķipa, bet viņi reāli daudz ilgāk tur. Un tagad tev būs arī iespēja. Latvijas ir viens no podkāstu atbalstītājiem. Labs. Man tieši ir jānomaina stikliņš. Nē, pagaidi. Tu sajauc, jo stikliņu es to, diemžēl, nevaru dabūt, jo es nezinu, kāds tev ir telefons. Tāpēc, diemžēl, stikliņu šeit nevar izvēlēties, bet tu varēsi jebko no šīs Evelatus kastes izvēlēties, kaut ko, kas tev varētu būt noderīgs. Jā, te ir dažādi, te ir kaut kāds adapteris jau lādēšanai, kur ir pulkstenis, kur ir selfie stiks, šito tev laikam nevajadzēs, tev Poršā gan jau nebūs kur iespraust. Tā, kur ir powerbankas, jā, ļoti noderīga lieta, jā. Tā kā tu vari paņemt, paskatīties kaut ko no Evelatus produkcijas. Selfie stick, jā. Jā, es esmu tiktokers, man vajag. Nav nekāds selfie sticks. Super, paldies Evelatusam. Jā, paldies. Un tālāk tad pie mūsu sērijas, jā. Kas ir kaut kas tāds, tev ir kaut kas tāds, par ko tev, kaut kāda tēma, par ko tu pats dedzi? Es nezinu, tur baigi patīk tev mašīnas vai formula vai teātris. Kas tev pašam vispār patīk? Es tieši es eju tā kā terapijā, un šodien tur bija tieši pirms no rīta, un tas tā kā tur runāja to terapeitu, un es tā kā vienkārši saprotu to, ka man principā, jo mums runāja par draudzību, un tā kā uz kā bāzes viņu veidos, viņi tur uz interešu pamatu, un tā kā, un es domāju, kāds man ir intereses, ar ko man kopā vispār ko draudzību veidos, tā kā, principā interesē tikai biznesa. Tā kā, that's it. Tā kā, ja tu man runā par biznesu vai pārunā biznesu, vai mēs taisam kopā biznesu, vai mums kaut kādu projektu, tad mums var arī būt kaut kāda draudzība, ja. Ja tā kā, vienkārši tos forčals, un tā kā, jā, agri vai vēl, tā kā, mēs darīsim katrs savas lietas un visticamāk netiksimies, jā. Bet mēs kaut kādu biznesu taisam kopā, tad, tur, un man arī patīk, ir kāds viens teiciens, kas ir labāk tā kā tur draudzība, laikam, kas ir balstīta uz biznesu, nekā biznesu, kas balstīts uz draudzību. Jā. Tas gan, jā. Nu, jā. Tā kā pa biznesu. Jā, bet tā jau nav tā jau nav slikta tēma. Es domāju, ka Latvijā arī pietiekami daudz kaut kādu, tu tā baigi pateici, it kā, ja tevi interesē biznes, tad tu nevari atrast cits cilvēks, kam tas interesē, bet, var, tur tā lieta, man tas viss, nezinu, cilvēku loks vai ko es tā kā ikdienā tiekos, viņi ir, tā kā, vai no mana biznesa, vai klienti, tā kā klienti, vai es esmu klients, vai kaut kādā tādā, tā kā biznesa attiecībās, tā kā, kas ir izveidojis, tā kā draudzībā. Bet ja tev interesē tikai biznesa, tad tu teiksi, ka tev interesē tikai pelnīt piķi?
Tas ir noteikti daļa no tā. Bet pats biznesa interesē. Tā kā saprast, piemēram, nezinu, no kā sastāv biznesa, kā uztaisīt veiksmīgu biznesu, kā motivēt cilvēkus, kā uztaisīt komandu, kā izveidot procesus, kā veidot infrastruktūru, kā iet citā valstī, kā apsteigt konkurenci. Tad nav tikai piķis, bet arī reāli tīri tā uzbūve. Tā ir spēle. Tas kā kāds, nezinu, tur brauc sacensību trasi un viņš sacenšas kāda ar mašīnu, kādam tur, nezinu, viņš tur varbūt arī necensties, bet viņš vienkārši, nezinu, tur brauc surfu un ter vilniņus vai vēl kaut kas tāds. Man arī tas viss patīk, visu to var izdarīt, bet to izdara vienreiz, divreiz, trīsreiz, un gadis, un tā interese tur pazūd un aiziet kaut ko citu. Un tad vienkārši biznesa ir vienīgā lieta, kas man ilgtermiņā nezūd interesi, un es varu tur vēl un vēl, un man interesē. Es nezinu, es ar ChatGPT runāju par biznesu. Visu laiku es braucu kaut kādu citu valsti, es pētu biznesu. Pēc tam, kad biju Japānā, Singapūrā, es vienkārši skatījos, kāda viņiem biznesa, kā viņi operē, kādas tur ir maržas, kādi cilvēki nodarbojas, kāda ir viņiem downside katram biznesam. Es eju uz kādiem biznesa pasākumiem. Bet, zini kā, ar ChatGPT jau uzmanīgi. Es nezinu, vai tu esi redzējis vai nē, bet es viņam atkal visādas muļķības prasu un lieku TikTokā. Tu redzēji? Tā kā viņi ļoti ātri visi izsis no līdzsvara, un ļoti viņš tev piekritīs tur jebkam un tā tālāk, to uzmanīgi. Bet labi, tev patīk biznesa un tev patīk taisīt piķi, un kāds ir, kur tu to piķi tērē? Pēc kam tev svarīgi tā nauda? Man patīk braukt ceļojumos. Es ļoti, nezinu, man liekas, tā paskatītos, droši vien kādu puspasaules atbrauc, jo visāds instants pieredze piedzīvot. Plus, vienkārši to, ko dzīves līmenis, tu, nezinu, ērta mašīnā ar dzīvoklis, bērns iet tur nodarbības, visu kaut ko tādu, man liekas, tas svarīgi, bet man liekas, nauda vienkārši dod tev brīvību, tu vari izvēlēties, ko tu gribi darīt, es esmu taisījis savu kaut kādu sarakstu, kaut kādos kursos, vai kur tur ir rakstīts, kas būtu tava LE, vai tavs, tu liktos, ka tu LE nonāc. Tur viena no lietām būtu, ka man būtu jādara kaut kas, ko es negribu, priekš kādu cilvēku, ko es negribu, un tā tālāk. Kas bieži vien nozīmē darba attiecības. Jā, kas nozīmē, ka tu nevarētu strādāt pie neviena. Nē, es varētu strādāt. Es arī domāju, ka es būtu ļoti labs darbinieks, un es esmu strādājis savā dzīvē. bet, ka tev būtu piespiedu kārtā jādara, piemēram, tu nav variantu. Ka tev jāstrādā tāds darbs, ko tu negribi. Negribi vai neatbilst tavām kaut kādām mērķiem vai vīzijai, vai jāpiestrādā pie tāda cilvēka, piemēram, kurš, nezinu, tev liekas, viņš tur neētis slikts vai, nezinu, kaut ko tur dara tādu, kas tev neliekas. Okay. Ka tavs vērtības pat nesaskana viņējām, un viņš tev vienkārši nepatīk. Kā tu domā, cik daudz cilvēku vispār Latvijā strādā darbu, kas viņam nepatīk? Jo vienkārši nav varianti. Nezinu, grūti tā pateikt. Mans burbulis ir tāds, kur vairāk vai mazāk mēs Par to ir stāsts. Jo, zini, kā mēs katrs dzīvojam, man liekas, tajā savā burbulī. Jā. Un visu laiku, zini, vienalga, cik augsts tu esi, vienalga, kur tu esi, tev liekas, tas sūdīgi, šis sūdīgi, tāda problēma. Tu pat neaizdomājies, ka citiem ir, daudz sliktāk. Jā. Es arī savā burbulī man liekas, diezgan tuvu realitātei, jo mēs tirgojam īpašumus, mēs redzam tās, es esmu pats personīgi bijis droši vien, nezinu, kad tu baidos nosaukt kādu baigos skaits, bet droši vien, īstenībā objektīvs varbūt kāds 10,000 īpašumos, kas ir, gan es esmu strādājis door to door, kur tu fiziski lovē pie durvīm cilvēku īpašumā iekšā. Grāmatas pārdod? Internet televīzija Latvijā. Jo grāmatas pārdod Amerikā, visu cieņu. Pagad nopietni. Es domāju, ka easy, jo tur ir, tur arī es dzirdēju sliktos stāstus. Pamēģiniet pļauniekos pastaigāt pa door to door. Bet tu reāli staigāji door to door un tirgoji televīziju, ja? Internet televīzija, jā. Man liekas, es vispār pirmo reizi dzirdu par tādu stāstu, ka Latvijā kāds to vispār dara, jo man liekas, ka Latvijā tas nav baigi populārs. Viņi ir ļoti mirstoši, un es domāju, ka šobrīd arī, es biju ārā no tā burbuļa, bet es domāju, ka ir tāpat kaut kāds door to door. Kad tas bija? Cik sen tas bija?
Kaut kāds, nezinu, 16. vai kaut kāds 11. gads, nezinu, pirms Avera vēl 14, 16. Kā cilvēki, viņi tev nesaka, tu nesi tavas slotu? Vai kaut kas, man tur ir skrējies ar beisbolu nojumu, tur ir zeks ienācis tā rītīgi purmā, što-tu ne poņal. Visādi tur gadījumi, tā kā mums tur ir suņi rīdīt virsū, tur draud, viss kaut kas tā kā, nekas tāds fiziski tā beigās jau nekad nav noticis, bet tā kā, bailes un nervu sistēma tur ir pakutināta bišķiņi. Un īpaši, mēs vēl nerunājam krievu valodā tajā brīdī. Un, ja kāds mēģina iemācīties krievu valodu, es tur klausījos dziesmas, filmas, ka jūs vēl kaut ko tur sāk saprast. Vienu mēnesi pastrādā pļauniekos, dors, vienkārši runāt tekošā krievu valodā. Tas izklausās pēc tādas interesantas pieredzes. Un tad vienkārši tu redzi to. Es redzu to kontingentu. Es redzu, ka dzīvo pensionāre, kurai es piedāvāju internetu un televīziju. Viņi man saka, es klausos tikai radio un man palielam nav naudas. Tā kā es nevaru pat tur televīziju atļauties, jo man vienkārši pensija neļauj. Un viņi dzīvo viena pati vientuļa, tur kaut kādā, divas dzīvokļi, piemēram, pļauniekos neremontētā. Vai tu redzi, ka cilvēki tur šķirās, cilvēki precās, viņiem tur aizgāja biznesa, neaizgāja. Tā kā tu redzi ļoti intīmas detaļas, tā kā viņu tur parādus, viņu attiecības, viņu tur visu, kā viņi dzīvo, un tu redzi nevis tā kā ciemos atnākot, ka tur viss ir smuki tā salikts, bet tu viņu redzi ļoti dažādi no rīta vakarā tur visu kaut kā. Nesagatavots. Jā, skaidrs, tāpat brauc, tā kā piezvanot un tā, bet tu redzi vienkārši visu to, kāpēc, ko viņi dara, kāda viņiem tur savstarpējas attiecības, ko tu ļoti tā detalizēti zini, tāpēc, man liekas, tādi, kas ir tajā tiešajā pārdošanā vai, nekustamajos vai kaut kur tu tiec tā kā tiešām cilvēkam mājā, un tev ar viņu, jo aģentam vai, mūsu biznesā mēs ar katru klientu pavadām vismaz tur 3 mēnešus līdz gadam vai pat 2 gadiem regulārā kontaktā saistībā par viņa dzīves kaut kādām izmaiņām un mājokli un tā tālāk. Tas ir diezgan tā kā dziļi sasaistīts ar viņu. Un tad tu redzi to realitāti. Tu redzi, kas notiek reģionos, kas notiek Rīgā, kas notiek Jūrmalā, kā cilvēki dzīvo, kā viņi operē, kā viņi pieņem lēmumus. Es sapratu to domu. Neskatoties uz to, ka tavs burbulis ir tāds, kāds viņš ir, tu arī izproti to kā ar citiem. Okay. No kā tev bail? Tas ir tā kā, es kādreiz varētu būt atbildējis tā kā, kad ne no kā, jo es esmu samierinājies tur nav, vai kaut kādam tur bankrotiem, vai, nezinu, šķiršanos, vēl kaut ko, tā kā tu visu kaut kam izies cauri, tu tā kā neko no kā nebaidies, bet, man liekas, kad tev piedzimst bērns, vai, tā kā tu, principā, kad tev ir bērni, tad vienīgais, no kā tu baidies teorētiski ir, kad tā kā, vienkārši, ka viņiem kaut kas var notikt, jā, bet tā, man liekas, grūti iedomāties, kas varētu būt tāds. Okay. Ko tu darītu, ja tu, piemēram, rīt pamodies, ja? Un es ceru, ka tā nebūs, ja? Bet Elvis Strasdiņš, ja tu skaties šito, ja? Tas ir hakers, ja? Bet, piemēram, ja tu rīt pamodies un tev vienkārši, viss piķis nav, tu nezinu, tu bijis tev labs sapnis, bet tu piecelies, varbūt nobuhājies, ja? Es nezinu, kaut kā tā sagadījies, ja? Uzņēmumā nulīti, ja? 15 eiro privātajā kontā. Ko tu reāli darītu, ja tev būtu jāsāk vispār no nekā? Mums iet strādāt. Ko es darītu? Pastāst, tu smalkā. Tu reāli, kādu darbu tu iet strādāt? Kur tu meklētu? Es skatītos, vai... Visi īri jāmaksā nākamā mēnesi, viss tev maksimāli ātri jāatrod darbs ir. Ja man paliek mans networks, un es droši vien, ja nekas nav, es droši vien mēģinātu pirmais nodzēst visus uguņus, uguns, domāju, visas tavas izmaksas, kas vien var būt, vienkārši norauj nost, cik vien tu vari. Ja. Kādā ziņā noraut nost? Ja tev ir īre, tad, nezinu, ievācies pie čoma, nezinu, tur, ja tev ir, viss, kas tev ir kaut kāda subscription, tu viņš vienkārši atcel, tur, nezinu, tu ēdi ārā, sāc ēst ļoti simpli, tur rīsus ar, nezinu, kotleti, un tu norauj visas izmaksas, lai tev tas tu pēc iespējas ilgāk vispār vari izdzīvot.
Un, Labi, nauda tev nav, bet tev ir tavs networks. Jā, tev ir tavs networks. Vienkārši viss tev ir Es vienkārši zvanītu visiem pēc kārtas, un es viņiem teiktu, kāda ir situācija. Es teiktu, ka, hei, reku situācija, es pamodos, man nav nauda, bet man ir mani skīli, pārdošana, vadīšana, tur real estate networks, investīcija piestājas, vēl kaut kas. Tā kā kroči man vajag naudu tagad, kā es varu būt tev noderīgs. Un tā kā, nezinu, ko tev vajag tagad, piemēram, ko tu meklē, kas tev svarīgi, bla, bla, bla. Un kā es varu no tevis nopelnīt naudu Ar tagad. kādiem kontaktiem tu zvanītu? Kuriem ir nauda? Es meklēju, kam ir nauda vai kam ir biznesa vai, tā kā... Saviem turīgākajiem kontaktiem tu zvanītu? Jā, un kur arī ir, es arī domāju, tā kā man arī tā reputācija droši vien ir tāda, ka es tā kā, pat ja man nav nauda vai kaut kas tāds, es domāju, es varētu piezinīt kādam paprašīt aizņemties un cilvēku man aizdot naudu, zinot to, ka es kaut kā izķeprošos un atdošu to naudu. Ja? Bet es nemēģinātu uzreiz tā kā mēģināt aizņemties, bet es mēģinātu, saku, nokatot visas izmaksas, cik vien var, ļoti humble un tā tālāk un atrast kaut kādu veidu, kā to izdarīt. Un meklēt, kā es varu. Jo man arī ir reāli dzīves pieredze, pirms man vēl bija ģimene. Man ir bijis tā, ka man tāda reālā pieredze, kad es veidoju savu karjeru. Es atceros, man bija tāda epizode, kur man nav nauda vispār, 0. Un man ir Rīmī kartē uzkrājums. Ja, un tajā laikā es gāju uz baronu to Rīmī. Es eju iekšā, es domāju, man tur ir uzkrājums, kroči man kādām vakariņām vēl nākamajai dienai kaut ko tur nopirkt, tā kā sanāk. Jo tur arī vakarā tur bija uz kādām atlaidēm vēl kaut kas. Un es eju pie kases, un es domāju, kā man ir uzkrājums, es varu nopirkt. Ja? Tā kā tīri to uzkrājumu. Un man tur sanāk. Un viņi saka, tikai ar karti nevar. Jā, un tev vajag 1 centīmu. Man nav tā 1 centīma. Jā, es vēl teikt, atceros, un tā kā es kaut kur pajautāju kaut ko to 1 centīmu, kroši nopirku. Un ko es te darīju, es vienkārši saprotu, ka kaut kas ir jādara. Ja? Un tajā laikā es pats aktīvi brokerēju un tā tālāk. Es vienkārši sapratu ātrākā nauda no īres komisijām, ja? Un es vienkārši ļoti aktīvi mēģināju, hei, kurš meklē dzīvokli, kurš mēģina izīrēt, un mēģināja atrast ātri, kā var sākt nopelnīt komisiju, un tas arī bija, kā es tur nezinu. Tu toreiz tā darīji? Es tā arī darīju, jā. Toreiz tu tā darīji? Jā, tā arī, jā. Davai, bet bišķiņ smalkāk, vai ne? Tev tagad, piemēram, tev tas tukšais konts, vai ne? Reāli, kas tev nāk prātā? Kam tu piezvanīt? Reāli, kādam cilvēkam tu piezvanīt? Kuram tu teiktu, man tāda situācija, ko es tev varu palīdzēt? Tieši kam tu zvanīt? Tā kaut kāds vārdus, jā? Jā, principā, ja tu negribi tur saukt. Es nesaukšu vārdus, bet ir kaut kādi biznesa partneri, vai kuriem kopā es taisīju dīlus. Es viņiem zvanīju, tur, piemēram, Klausus, tur, nezinu, Jāni, jā. Kur ir mana situācija, jā. Jo es mēģinātu būt ļoti transparents, jo man liekas, lielākā daļa cilvēki, ja tu no viņa neprasi tur, klausies tagad tur, uzturi mani, vai es nezinu, kaut kādu lielu komitmentu, kur tu esi sloks, jā, tad viņam ir viegli piekrist. Jā, un es domāju, ka daudz arī gribēs tev, ja tu neesi tur sadirsies ar visiem iespējamiem cilvēkiem, viņi gribēs tev objektīvi palīdzēt un atrast kaut kādus veidus. Jā, un es domāju, ka manā networkā es visticamāk varētu atrast, es zvanītu vienkārši, kam pieder īpašums. Viņam vienkārši teikt, hei, tāda situācija, vai es nevaru tur kaut kādā veidā, kurš man vajag kur dzīvot, jā, es nevaru neko maksāt, bet es varu, moš tev ir kaut kas, kāda loma, ko es varu aizpildīt. Varbūt tev vajag tev kaut ko pārdot, tev vajag, nezinu, kaut ko atrast, tev vajag kaut kādu, nezinu, kaut ko norganizēt, kaut kā, jebko. Bet tu to visu darītu savā nozarē, ja? Tu zvanītu kaut kādiem nekustamo īpašumu cilvēkiem. Kas manā kontaktu listē? Bet tu viņiem piedāvātu tieši kaut kādu tur pārdošanas darījumu noslēgt, vai ko tieši tu darīji? Es meklēju, ko viņiem vajag, jo es jau varu iet un teikt, es māku to, bla, 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 bet, ko tad tu vēl varētu darīt? Tu vari pārdot īpašumu, ko tad vēl vari darīt? Es varu slaucīt grīdu, galdus, nezinu, rakt, es varu būvēt māju, iet strojkā strādāt, es jau deju, ko var darīt. Un es vienkārši domāju, ko man vajag. Man vajag dzīvesvietu, man vajag ēst, un man vajag kaut kādu ceļu, kur es redzu, kad es varētu izķeproties. Ja? Un skaidrs, ka tad es... ja man vajag dzīvesvietu, zvanīt vienkārši apkārt, kam vispār ir īpašumi, kurš teorētiski varētu būt brīvs, vai ko es varētu izmantot. Jā, kam ir kaut kāda, nezinu, pirts māja, nezinu, viesmāja vai istaba kaut kur un tā tālāk. Ja. Un es viņam teiktu, man vajag kur dzīvot, ko tev vajag.
Tā kā, kas tev varētu būt noderīgs? Un es zvanīju tam, kam ir biznesa, kam ir jau īpašumi, un visticamāk, viņiem paļabom ir kaut kādas vajadzības. Jā? Viņš tur nezina. Viņš grib sakārtot savu biznesu. Viņam teikt, es esmu to darījis, es taisīju procesu aprakstu, esmu ieviesis visu kaut ko, tev vajag rebrandingu, nezinu, tev vajag pārdošanu, labi, var nākt pārdot tavu produktu. Tev vajag, to, ko tu pasaki, ka tev vajag, es esmu gatavs to darīt. Un tā arī es mēģināju, tā kā, dabū un nostabilizējies, tad jau, nezinu, paralēli. Ko es droši vien darītu, meklēt kaut kāds īpašumu darījums, vai tas būtu mans, tas nezinu, kā es varu tas, ko tu māki, ko tu visu laiku darīsi. Okay. Un ja tev šajā situācijā, tev pašam kontā nulīt, uzņēmumam kontā nulīt, bet uzņēmums ir, un tev zvana Igors Trošins saka, es gribu pirkt tavēru. Ko tad? Man liekas, ir stulbi pārdot tādā, man liekas, ka tev viss ir slikti. Izturi to slikti. Tā kā, lai cik būtu... Tu nepadotos? Atkarībā kāda cena būtu laba cena, kāpēc ne? Viss ir up to sale, ja cena ir tā kā ok. Bet, 2 sotaki. Kas 2 sotaki? Eiro? Nē, tas man neatrisina situāciju. Bet var pārēst nedēļu. Tas neatrisina situāciju. No. Es domāju, tur varētu... Tas neatrisina neko. Okay. Redz, šis man baigi labi, man arī patīk tā tava atbildi, jo mēs šeit nonākam pie tā, ka ne jau tikai tam piķim ir svars, vai ne, bet arī tavai reputācijai, tavam prasmēm, visu, ko tu esi apgūs, vai ne? Protams. Tāpēc tas redzēs, ir tas billionaires undercover vai tā. Jā. Viņi visi iet undercover. Bet mums jāpastāst skatītājiem. Jā. Tātad es varu pāris vārdos pateikt, billionaires undercover, tas ir tā, ka lielu biznesu īpašnieks, viņš iet pats savā, piemēram, McDonald's īpašnieks, ja viņš tur iet pats savā maķītī strādā, tēlo darbinieku, viņš redz, kā tā dzīve ir. Tas ir vēl cits, jā, ir viens vēl cits. Ok, tad pastāst, kāds tas bija. Ir tāds, kad tu esi tur kaut kāds arī mega CEO vai īpašnieks un tā tālāk. Tas ir Amerikā, un tu esi, nezinu, tur East Coastā, ja. Viņi tev aizved uz West Coastu, noskuj tev galvu vai, nezinu, uztais, ka izskaties citādāk, un ka tev nevar vizuāli atpazīt. Tā kā, tu nedrīkst izmantot visus savus kontaktus, tu nedrīkst izmantot savu vārdu, tu nevari teikt, es esmu tur, jā, un es tev pēc tam kaut ko, jā. Tu vienkārši esi parastais cilvēks, viņi tev iedod kaut kāds, nezinu, tur $100 vai, ļoti maz naudu. Man liekas, ka viss, jā, un viņi saka, tā kā... Un tev jāuztaisa 30 dienu laikā miljonu vērts bizness, kurš nevis apgroz miljonu, bet kuram, ja kāds viņu pirktu, tad viņš būtu gatavs samaksāt miljonu par to biznesu. Ja? Un tev nekas nav, un tad skaties, kā viņš operē un ko viņš dara. Ja? Un to, ko es ievēroju, kad tieši tas, viņi tā operē, ka viņi pirmais viņi padomā tā, ok, man vajag, kur dzīvot, kādu stabilitāti, ka es zinu, ok, man nav par to vispār jādomā. Un tad viņi mēģina atrast tā reģiona, kaut kāds top uzņēmējs vai kaut ko, kam ir nauda, un mēģināt kaut kā risināt viņu problēmas un kaut kā uz tā bāzes veidot biznesu, vai arī kaut kā piedāvāt sadarboties vai izveidot jaunu nodaļu, vai ar savu darbu palīdzēt tam jau bagātajiem kaut kā vēl kļūt bagātāk. Tā ir tā viņa stratēģija, ko viņi darīja. Jā, pārstāvjā viņi visu kaut kā tā mēģina. Okay. Bet, piemēram, ja tu būtu tādā pašā situācijā, bet visi nav kontaktu, nav kam piezvanīt. Viņiem nebija. Tur jau tādā viņi nedrīkst izmantot savu monētu. Labi, bet es par tevi. Jā. Es par tevi tagad, tu izstāstīji, ko tu darīji. Ja tev pīcis, tev nav, tev ir kontakti. Ja tev nav kontakti, ja tev nav ko turīt cilvēki kaut kādi, ko tu darītu? Jo tā ir. Es ietu strādāt. Jo man liekas, visa tā finansiālā karjera sākas no tava pirmā darba. Ja? Piemēram, tur, kur tu aizies strādāt, tur tu iegūsi kaut kādu ekspertīzi, tur tu iegūsi savu to networku. Ja? Un skaidrs, ja tu aizies strādāt, piemēram, kaut kādā, nav nekas slikts, ja? Bet ja tu aizies strādāt, piemēram, kaut kādā reģionālajā mazajā kafejnīcā par pavāru, ja? Visticamāk, tu nekad mūžā neizveidosi savu networku ar bagātiem cilvēkiem, vai tu nekad neiemācīsi kaut kādus biznesa procesus vai pārdošanu vai kaut kādus skills. Tu vienkārši griezīs kartupeļus, taisīs rosolu, tu izpildīsi to funkciju, tu pabrauc cilvēks, visi ir forši, bet tas nav tāds labs ceļš lielai finansiālai labklājībai, ja, kur tu tikpat labi tajā mazajā
ciemā vai nezinu, kaut kur tu strādā, tu vari aiziet strādāt pie kaut kāda lielākā lauksaimnieka, ja, kuram ir zeme, aktīvi, nauda, vēl kaut kas. Un ej strādā, nezinu, tur pat dejeb ko, ja, nezinu, strādā labi, tur saki, ka tu gribi augt labāku pozīciju, vēl kaut kas tāds, ja. Un kas ir interesanti, reģionos ļoti liela problēma ar darba spēku, un tā kā visticamāk, ja tu esi normāls un atbildīgs un tā tālāk, tu visu laiku tiksi vairāk, tev visu laiku maksās vairāk. Un visticamāk, tu iepazīsies ar cik tiem bagātiem, turīgiem lauksaimniekiem, tu visticamāk jau būsi tuvāk īpašniekam vai vadītājiem, tu visticamāk vari, nezinu, piemēram, paņemt to lauksaimniecību, ja, bet tu vari mēģināt atrast viņam kaut kādu izdevīgu zemes darījumu, tu vari, nezinu, palīdzēt viņam nokolēt cenu kaut kādām iepirkumiem. Nu, tu vari, kaut kā atrast. Bet, nu jā. Nu, dažreiz nav jāmāk, vienkārši tev ir jāmeklē tā iespēja. Okay. Bet arī tiem cilvēkiem, kas, piemēram, skatās, un viņi varbūt ir tajā kategorijā, kur vienkārši strādā to savu darbu, jo viņi citu neko nezina, viņiem ir rēķini, viņiem ir bērni, viņiem nav variantu, vai ne? Tad tas, ja es pareizi saklausīju, tas tavs ieteikums ir tāds, vismaz, ja tu esi spiests, tad strādāt to apmaksāto darbu, ja iet kā darbinieks, tad tavs ieteikums ir meklēt vismaz tādas pozīcijas, no kurām tu attīsti sevi. Pareizi saprotu? Kur tu attīsti sevi un kur tā kā, vienkārši tā kā pamodelē, nezinu, tā kā šahā tur 2-3 gājienus priekšu, piemēram. Es tagad strādāšu kā pārdevējs. Tad kāds ir mans potenciāls scenārijs? Es skatos to uzņēmumu. Varbūt es varu kļūt par pārdošanas vadītāju. Varbūt, ja es tā kā labi strādāju kā pārdevējs, es varu aiziet uz lielāku uzņēmumu, lielāku algu. Nu, tu vienkārši pamodelē tālāk. Ja? Un tad skaidrs, ja es eju strādāt vietējā kafejnīcā pavāri, tad ko es varu tur modelēt tālāk? Nu, tā kā, es būšu labs pavārs un droši vien es varu pēc tam braukt Rīgā, būt pa pavāru. Nu, ja es tur Rīgā pavārs, varbūt, ja es tur izsitos ritīgi un es tur kaut kāds baigi krūtais, varbūt es varu uztaisīt savu to kafejnīcu. Ja? Nu, tas ir tā kā, tu jau tā modelē. Kur atkal, ja, man liekas, tu gribi tīri tādā, ķipa, ko tu gribi? Jā. Viss ir bottom line, jā. Es saprotu to domu, jā. Vienkārši vai tas, ko tu gribi, iet ar to, ko tu šobrīd dari. Un cilvēkam laicīgi padomāt, ka, ja tu šo ceļu turpinās iet, kas ir tas, kur tu aizies? Jā, kur tu atdursies un padomā to jau laicīgi, nevis 5 gadus nostrādāt. Pareizi, šai profesijai vairs izaugsmas nav. Vai tu rekā, tu varēji zināt? Jo man ir tāda pieredze, kā es savu pirmo darbu un vienīgu algoto darbu, kā es aizgāju prom, tas, kas vienu dienu atnāk uz ofisu, un mans tur jaukās kolēģis, viņš tāds saka, Deid, vispār mēs sākam strādāt apmēram tavā vecumā. Viņām bija, tur 50 kaut ko, man liekas, gadi, jā, un man bija 20 kaut kādi gadi, un es domāju, holy shit, jūs esat 30 gadus, un es nākamajā dienā uzlikšu atlūgumu. Jūs sapratu, ka tu negribi būt viens no tiem. Es tā kā negribu 30 gadus vienkārši pavadīt šajā pašā vienā vietā, tā kā, jā, un te tā kā viss tik ērti, viss tik forši, kad, liela varbūtība, ka tā arī notiks, un ka tā izaugsme būs tikai horizontāla. Jā. Kā tu domā? Kas ir? Es vienkārši ierācu. Filmētājs jau iesmēja pat tevi. Ko es tev gribēju prasīt? Tu man izsi tagad no līdzsvara. Man bija baigais jautājums. Horizontālām līnijām. Par horizontālām līnijām? Nē, bet es tagad čautu kā aizmirsu, ko es tev gribēju prasīt. Nē, es reāli aizmirsu. Par ko tu stāstīji? Stāstīji par savu... Stāstīja, ka tu uzrakstīji to atlūgu. Es atceros, ko es gribēju. Jā, tev nešķiet, ka lielākajai daļai latviešu ir baigais pārliecības problēma baigā? Ka liekas, tas sindroms, ko tad es jau neko, tā. Es nezinu, kaut kam ir, kaut kam nav, bet vienkārši, ko es varu man liekas, pateikt no tāda darba devēja puses, vai tā kā, man liekas, arī, kas ir objektīvā realitāte, jā, kad ja pieņemsim, nezinu, tev nepatīk tavs darbs, nepatīk tev alga, nepatīk tur, kur tu esi šobrīd un tā tālāk, man liekas, ir super, vēl joprojām diezgan izteikts darba ņēmēja tirgus, jā, kur tā kā uzņēmēji cīnās par labiem kandidātiem, jā. Un tas nozīmē to, ja tev kaut kas nepatīk tur, kur tu esi, tā kā, un tu esi prasmīgs un spējīgs speciālists savā lietā, tad tu ļoti vienkārši vari tā kā bez baigi lielām sāpēm nomainīt. Un arī, man liekas, ļoti daudz to arī dara. Kad man kaut kas nepatīk, man arī ir konkurentu uzņēmums, tur ir foršāk, lielāka alga, labāks priekšnieks, skaistāks office. Lūdzu. Jā,
Bet, jā, tāpēc neredz tādu tā kā... Varbūt, jā, varbūt droši vien, nezinu, tavā burbulī tu varbūt tik daudz to neredz, bet vispār es esmu novērojis, jā, ka, es vispār sāku apsvērt domu, ka tā ir kaut kāda, man liekas, latviešu iezīme, jā. Jo, zin kā, tie paši krievalodīgi Latvijā dzīvojušie, viņi jau, es nezinu, viņi, man liekas, pēc dabas ir tādi, tā kā... tur ir kultūrālais tas moments. Tur ir, man liekas, ka latviešiem ir kaut kā tā iezīme, tas, ka, nezinu, kaut kāds kultūras mantojums vai kas viņam liek domāt to, ka, ko tad es, vai ne? Bet, lai gan pareizais, ko domāt, ir tas, ka tikai es iešu un es izdarīšu, un ko jūs vispār man varat pateikt. Ja? Tas ir tas, kā vajadzētu maukt. Bet man, piemēram, man jau pašam arī ar to pārliecību, kā kurā brīdī. Vienā brīdī viņi ir augšā, vienā brīdī man liekas, ka es nevienam nafīgi neesmu vajadzīgs. Vai ne? Un tas arī beigās prāta spēle. Man liekas, tas, ko var darīt, tas atkal ir tāds bišķi darbs, jā, bet es tikko atbraucu no Japānas, jā, un tā kā, piemēram, tu tajā sabiedrībā jūti, kad viss, kā viņi operē, nezinu, tā cieņa, kā viņi, piemēram, stājās rindā smukā, tā kā mums bērni jau māca, ka tur pieauguši cilvēki normāli tā nostājas, mums kā visi zvēri tā kā barā, un tu tur cīnās par vietu. Jā, tur tā cieņa vispār ļoti... Jā, gan cieņa, gan tā... cieņa ļoti augstā līmenī, ja? Un tad, ja tu kā paskaties, viņiem ir 1000 gadu vēsture, kurā ir samurai, tur ir kodeksi, morāle, tā kā gods ir tā kā, ļoti svarīgs un bez labāk mirta goda nekā dzīvot ar kaunu. Un viss tas tā kā, veido to sabiedrību, kādu viņi šodien. Ja? Kur, ja paskatās Latvijas to vēsturi, tad mēs esam tur 1, 2, 3 mūsu okupu, viss pēc kārtas mūs te ņēmas priekšā pa lielam, jau mēs esam tāds tā kā Rosola tā kā rezultāts, ja, kur visi vēl samiksējušies, bet arī tur ir tā kā, un tad ir, piemēram, lietuvieši, ja, man ļoti patīk, kā lietuviešiem daudziem uzņēmējiem stāv Lietuvas tas viduslaika, vai kas tie bija laikiem karta, ja, kur Lietuvas Polijas tā valsts, kas ir vislielākā Eiropā. Jā. Tā nav Livonija vai tas kaut kas cits? Tas cits, tā viņi ir kaut kāda, es nezinu, kā viņai tas tur oficiāls nosaukums, bet viņš pilnām bija Lietuvas Polijas tā kaut kāda... Karaliste, jā, apmēram, jā, un viņiem ir tā karta, un tie lietuviešu uzņēmumi, viņi skatās to karti, un viņi operē un strādā no tā, ka tā kā, jā, tie esam mēs, tā ir mūsu īstā tā kā būtība, ja, tā kā mēs esam valdnieki, mēs esam karaļi, tā kā, jā, un mēs esam lielāki nekā tagad kartē tur nepareizi rāda. Un plus viņi sevi salīdzina, piemēram, ja lietuvieši skatās, viņi sevi salīdzina ar poļiem, ja, kur ir tur 40 miljoni iedzīvotāji, pilnīgi lielāks tirgus, milzīgi, un poļi arī domā, ka viņi ir karaļi. Ja. Bet viņi arī ir, kā poļi viņi arī ir, jā, un kā viņi mauc. Ja. Un tad viens lietuvieši skatās savu vēsturi un poļiem, un viņi skatās tās labās lietas. Ja. Un tieši tas pats arī, man liekas, ja latvieši, piemēram, palasītu kaut kādus latviešu tur, nezinu, Morbergs, ja, tā kā tu palasi viņa, tā kā Journey, Džeks no Bukarestes, ja, kas ir, tie, kas zina, tur Tērveta pusē, ja. Super maziņš miestiņš, atbrauc uz Rīgu, strādā kā celtnieks, sāk būvēt īres namus, aizņemās naudu no vāciešiem, uzbūvē vēl daudz, un beigās ir Latvijas bagātākais cilvēks, un šodien vēl Latvijas universitātes stipendijas maksā no viņa tā kā mantojumu. Nopietni? Jā. Wow! Es pat nezināju, ka Morbergs bija latvietis. Latvietis, jā, jo viņš arī mainīja uzvārdu, lai būtu vāciskāks, jo tajā laikā, ja tu esi tā kā kinda vācietis, tad tu esi tā kā kruts, un ja tu esi latvietis, un tu esi tā kā nekas, jā. Un, jā, tāpat kā tagad. Bet, tāpat kā tagad, arī tad vajadzēja krutu zirgu, jo krutu zirgu tu parādi, ka tev ir nauda, un tad tev vieglāk paņemt naudu no citiem. Tur visādi. Un viss tas strādā tāpat kā šodien. Ja. Un tad mums ir ārmistēts, un tur... Es jau visus tos uzvārdus aizmirsu, jā, bet tā kā, kas arī tā kā koku rūpniecību un kuģu būvu un tā tālāk. Un tu paskaties viņu to stāstus, viņi eksportē uz visu, pats Morgers, viņam kāzas notika Parīzes, tajā kaut kādā tur krutākajā villā, jā. Viņi reāli ir Iloni Maski tā laika, jā. Tā kā viņi ir nereāli kruti, jā. Un tu palasi viņu stāstus, un viņi ir latvieši, jā, un viņi eksportē pa visu pasauli, vai viņi ir, tā laika multimiljonāri vai superbagāti cilvēki, jā. Bet nezinu, kāpēc tā kā mūsu kultūrā, vai tā kā, es nezinu, pat arī, piemēram, man skolā vēsturē nemācīja par tādiem Morbergiem vai Armistediem vai tur, nezinu, vēl kaut kādiem latviešu tur veiksmes stāstiem, kas ir tieši uzņēmēji.
Jā, mums tur viss kaut ko māca par Oskaro pasaules kāru, vēl kaut ko, bet mums nemāca mūsu tos super success stories. Jo es tā kā, man ir intereses, tā kā lasu biogrāfijas īpaši uzņēmēji, un es skatos, jā, latviešiem ir. Bet viņi ir viņi tīri latvieši tā laika, tie nav kaut kā tur, nezinu, tur vācu baltieši. Es nezinu, kā bukaiši. Bukaiši, ne, latvieši. Es jau nepētu viņi tur tos, ir, labi, es neesmu pētījis viņas dzimtskoku un tā tālāk, bet tā kā pēc tās viņa biogrāfijas saprot to, ka tā kā viņš ir latviets ar citu uzvārdu, viņš atnāk uz Rīgu. Rīgā tu skaities, latvieši skaitās tur pa lielam, zemā šķira, lai tu liktos kaut cik vāciski, tu maini uzvārdu un tur ģērbies, nezinu, tā kā vācietis un mācies vācu valodu, lai tā kā, tu ķipa būtu tā kā vairāk vācietis. Un tu mēģini, tā kā, tu jau no acīm redzot, jo viņš nebija nekāds tur, ne vācies, ne krievs, jā. Un ļoti daudz, tā kā, nezinu, tur Bergs un ļoti daudz mums tā kā tādi tā kā piemēri, ja. Vienkārši mums viņus tā kā visbiežāk pasniedz dēļ Padomju Savienības, ka tie bija tur buģi, respektīvi kaut kādi cilvēki, kas izmanto un tā kā tā, ja, kur īstenībā, pats Morgers pats zīmēja savu arhitektūru, pats būvēja, pats bija vispār celtnieks un tā tālāk, ja. Viņi vienkārši lika iekšā nereālāko darbu, ja, un tā kā to mums kaut kā nepropagandē, tā kā īstenībā mums ir ļoti daudz, un arī šodien mums ir Printify, Printfuls, mums ir mikrotīkls, mums ir viss kaut kādi, labi, skaidrs, mūsdienās tā informācija daudz pieejamāka, un arī mūsdienām tiem success storyiem var vairāk lasīt, bet ko es gribēju pateikt, ka ja mēs vairāk cienītu un mīlētu uzņēmējus un stāstītu viņu stāstus un tā kā viņu tos, no kā viņš nāca, līdz kā viņš aizgājis un tā kā, ka tas ir kaut kas cienījams un vērtējams. Būtu tā kā ticība sev, tu domā lielāka? Gan lielāka ticība, gan arī tā kā, piemēram, ja es tagad sēžu savā darbā un domāju, vai man vajag, vai man nevajag. Jā, es sāku savu uzņēmēju darbību. Man tā kā viss teica, priekš kam to darīs, atrod normālu darbu, atrod īstu darbu, bla, bla, bla. Ja? Un nebūtu vienkārši tie komentāri. Ja? Piemēram, Amerikā tu gribi sākt savu biznesu, tu esi varonis, tu esi tur national hero, vienkārši tu gribi biznesu. Un, ja tu esi vēl bankrotējis, tu esi vēl lielāks varonis, jo tagad tu esi vēl pieredzējušāks uzņēmējs. Ja? Latvijā pamēģi bankrotēt, tu būsi, es nezinu, tā kā, man liekas, droši vien tev pat roku negribēs spiest, ja? Kur tur tu esi varonis varbūt, ja? Un pilnīgi cita kultūra. Es tev gribēju pajautāt, tu man mēģini tādas ātrās atbildes iedot, ja? Es gribu izmantot iespēju, tev pieredzi lietu, teiks, ka es daudz ko izceļojis, apbraukājis, ja? Pasaki vienu, kura vieta tev patika vislabāk un kāpēc, un kura vieta tev patika vissliktāk un kāpēc, no visām, kur tu esi bijis? Kas nāk pirmais? Man vissvaigākā, tā kā, man tās labākās emocijas asociēs ar Taizemi, tā kā es tur ļoti, ļoti izbaudīju, bet tādā tā kā pieredziņā man Japāna ļoti patika. Tā kā tāda, ko es varētu vēlreiz braukt. Arī Taizemes varētu vēlreiz braukt. Un vissliktāk... Nezinu, tā kā es biju tāds bišķiņ depresīvs pēc Ziemeļkorejas, kas atbrauc, tā kā, redzot, tā kā... Tu esi bijis Ziemeļkorejā? Ko? Kas mums te atklāja? Epizodes beigās viņš mums pasaka, ka viņš ir bijis Ziemeļkorejā. Kā tu vispār tur tiki? Caur Ķīna vilcienu. Tev atņem pasi, atņem telefonu un tā kā iebrauc... Tev atņem pasi, atņem telefonu? Tev atdod braucot ārā. Oh my God, labi, davai pastāst bišķiņi. Kā tev gāja Ziemeļkorejā? Mums gāja ļoti labi. Īstenībā viena no tādām jautrākajiem braucieniem, tā kā, jo viņi tev mēģina uztaisīt tādu, ka te viss ir amazing, te viss ir forši. Tā kā, jā, notēlot. Tur ir tā, ka tu ej restorānā, tu ēd, pēkšņi viesmīlis izdomā, ka viņas grib uztaisīt koncertu viesiem, un tu grib dejot ar viesiem. Viņš tur spēlē sintezātoru bungas, tur ģitāru dzied. Bet tāds visāds uzspēlēts, ne? Es esmu dzirdējis to, ka viss tur ir tajā. Tas ir izplānots, tas viss ir izplānots. Tas ir kā parādīt. Tas arī ir interesanti. Jā. Protams, interesanti ir tas, ka tu ieej milzīgā stadionā, kur tā kā priekš tevis ieslēdz gaismu, ja? Un tev, piemēram, uzdod šaut pa mērķiem, viņi saka, jūs gribat pa mērķiem, pa tur tādiem mērķiem vai pa vistām šaut? Kas tas tā telpās vēl pie tas, ok. Neviens nešā pa vistām, bet, vai tu ieej, es arī piedalījos maratonā tur, un tu ieej, labi, rēcīgi, tu visi ir kaut kur tik gari, ja? Bet tur ir 50,000 cilvēku, un visi sinhroni plaudē.
Un viņiem tur ir, kas cilvēks rāda, cik ātri jāaplaudē vai kā jāaplaudē, un tu visu to redzi, tā kā, tas viss, tas šovs ir, rēcīgs un interesants, jā, bet tā objektīva realitāte, viņi ir, nezinu, milzīgā masveida cietumā dzīvo, jā, un īpaši zinot pāri robežai Dienvidkoreja, tur viena no attīstīgākajām valstīm vispār pasaulē, tas kontrasts tur vienkārši nereāls, un tad vienkārši, ķipa fan, jā, man fan, es tur priecīgs, tur dzīvoju, nezinu, tur baudu visu, man tur rāda visu labāko, kas viņiem tur ir, jā, un tu piedzīvo, un paralēli tu redzi to realitāti, jā, kad ir veikali tukšiem plauktiem, cilvēki vienādās tur kodās, tur pelēkās drēbēs, tur redzēja, ka viņi tur, teiksim, viņiem pat rāda, kā jāaplaudē un tā tālāk, jā, ka tas viss tur ir tādā... Es tev tieši gribēju prasīt, neskatoties to, ka skaidrs priekš turistiem tur taisa atsevišķi, tas ir viss teātris, vai ne? Bet tu diezgan daudz dabūji redzēt to īsto Ziemeļkoreju? Jā, es domāju, ka objektīvi, mēs braucām, mēs redzējām visus tos laukus, ka cilvēki ar kapļiem tur vienkārši ciet uz zemi daudz, un tur redzēja, ka viņi nav ēduši tur visticamāk, un tur diezgan žoska. Vai ka pilsētā pēc kāda vakara tur pilnīgi viss blackout, pilnīgākais tā, ka nav neviena iela laterna, nekas tā kā, jā, tur mājas ir tukšs, vai ka, piemēram, tur par to, kad Kīma bilde nav tur pietiekami tīra, viesistabā ir represijas, un to saka pat paši gidi, vai pirms tu gidam jautā, tā kā, kā tev, viņi ir trenēti atbildēt, jā, tā kā viņi atbild, tā kā ļoti mehāniski, ļoti, un tad, mēs tur vienu tur sanāca kaut kā bišķi piedzirdīt, un tad vienīgais, kas viņam tā kā paspruka, bija, ka kaut kas tur prasīja, vai tu negribētu, ka tā kā, tomēr nomainās līderis, vai kaut kā, ka ir kaut kādas izmaiņas. Un viņš teica, jā, būtu forši, ka būtu kādas izmaiņas valstī. jā, kur uz visiem jautājumiem par ceļošanu, par internetu, par visu viņi tā kā, mēs tā kā varam it kā ceļot, un mums it kā ir internets, un internets viņam ir LANs. Kad LANā saslēg datoru, tā kā tas viņam tas ir internets. Protams, come on. Jā, ceļošanas nozīmē, kad, mēs redzējām ceļošanu. Ceļošana ir tāda, kad mēs stāvējam Ķīnas stacijā, un tur tas bija vispār visamizētākais, ko es savu dzīvē redzēju. Kaut kāds 11 sievietes, jā, un kaut kāds tur barvedis, jā, un viņš tāds, un visas viņas no tādas stāvošas pozīcijas aiziet tādā vistiņa pozīcijā, viņas visas tādas vistiņa pozīcijā stāv, un viņš viss pieceļās un aiziet vilcienā. Rēcīgi, jā, bet viņš visticamāk strādā Ķīnas rūpnīcā, Krievijas kaut kādā meža kaut kādā tur, un tā ir viņa dzīve, jā, un tā. Un tā kā, un tas bija brauciens, ka es biju Taizemē, kur viss laimīgi, priecīgi, tur Land of Smiles, jā, un tad aizbraucu uz Ziemeļkoreju. Jā, un skaidrs, kā tur viss notiek, jā. Un pēc tam bija kāds pārstādēs bija tāda kā apdomā dzīve vispār. Un tad ir piemēram, kāds paskatās par dzīvi, jā, tā kā cik slikti vai kaut kas tev nepatīk, tad nezinu, būs valdībā, vai kā. Air Baltica aizdeva iedevu, vai nelieša. Baigi traki, jā. Baigi sūdīgi, jā. Vismaz tādā, jā, baigi traki. Es īstenībā, jā, par to Ziemeļkorejas esmu kaut ko arī skatījies, interesējies, un interesanti tie cilvēki, kas ir aizmukušie, kas stāsta, ne? Tas ir reizī, kā viņi tur stāsta to, ka viņi tur tiešām, ka viņiem tur nav ko ēst, ka viņi tur tur ar ierautiem vēderiem viss staigā, un viņi tur kaut kādā, ka reāli cilvēki uz ielām redzēja, ka viņš tur žurku ķer, jo viņš reāli, tas ir viņam kaut kāds potenciāls ēdiens. Jā, protams, ne jau viss tā. Jā, es domāju, tas reģionos, kur mēs tur braucam, es domāju, tas pilnīgi reāli. Tas ir pilnīgi crazy. Un galvenais, aizmukt jau arī nevar. Jā, tur viss šauj nost, tu pamēģini aizmukt uz Dienvidkoreju vai kaut kur tur, nezinu, peldēt uz Ķīnu. Viņiem jau ir diezgan traki, jo vienā pusē ir militārā zona, kur ir žoks ar armiju, visur apkārt ir ūdens, un uz Ķīnas pusi, es domāju, ka ķīnieši ar tur baigi, tā kā viņiem kaut kāds tur dils ir, bet tur arī, principā, ir ūdens ar grāvi, vienu tiltu, kur tur tik. Es toreiz, kad interesējos, tur arī, viena arī, kas tur stāstīja, teica to, ka tas veids, kā viņi izbēga, ka tas vairs nav iespējams, jo tur esot iepriekš vēl varēja laikam, nezinu, pirms kādiem 10 gadiem vai kā, ka varēja tur jāskrien pa kādiem džungļiem, kaut kādiem purviem, tur bez nevienas lampas, jā, un tad tur iespēja kaut kur, nezinu, tikt uz kādu laiviņu vai ko, vai uz Ķīnu, vai kādu tur tie varianti bija, bet kad šobrīd tas
esot vispār nereāli, ja tu tur kaut kur tur. Nu, ir, kad sportisti, tā kā, kas piedalās kaut kādās starptautiskās sacensībās, un kad neatbrauc mājās vienkārši. Kā? Nu, sportisti. Kurš sportists brauc uz Ziemeļkoreju? Vispār brauc. Man maratonā tur piedalās jau daudz. Un viņi, kā tas Rodijs, kāds NBA basketbols tas slavenais. Nu, viss kaut kas jau brauc. Rodmans, Denis Rodmans. Jā, viņš gribēja Jordanu, bet Jordans nebrauc. Un tad Rodmans aizbrauc. Jā, tā kā kaut kas jau brauc, un arī viņam tur ir, droši vien, amazing laiks, kā es domāju. Bet, es domāju, ka nē. Bet Ziemeļkorejieši jau arī, mēs kā, bijām kaut kādiem, viņi tur, pirmkārt, bija maratonā un vēl kaut kādos tur sporta veidos, un viņiem ir, tā kā, ļoti īstenībā, tā kā, laba līmeņa sportisti daudzas tā kā kategorijās, un viņi arī piedalās kaut kāds Āzijas, tā kā, sacensībās, un tās komandas jau, tā kā, brauc, viņi jau brauc, piemēram, tur, nezinu, Ķīnu vai vēl kaut kurien. Jā, un, tā kā teorētiski tu vari kaut kur tā nosvīst, bet kas būs mājās? Tu uzreiz būs meklēšanā, un vienīgais tie aziāti visi ļoti vienādi, tad tu varbūt... Tas ir mums, viņi liekas vienādi. Labi, tas joks, jā. Viņiem, starp citu, viņiem mēs liekamies vienādi. Jā? Jā. Kā var būt visiem tik apaļas acis, jūs tam neko neatšķiraties? Tiešām, tas ir tā. Skaist, ja man ir šķības acis, viņam vēl šķībāks, jā? See the difference? Jūs visi apaļāči vispār. Visi vienādi izskatoties. Nu jā, un aizbraucot uz tādu vietu reāli, tad tu atbrauc atpakaļ un tu reāli vairāk novērtē to, kur tu esi. Aizbrauc uz Ēģipti, nevis uz Kūrotu, bet uz Kairu vai kaut kur apkārt, jā. Paskaties, tā ir arī liela valsts, 20 miljoni iedzīvotāji, tur tā tālāk, pastaigā pielām, jā. Es negribētu dzīvot viņu dzīves. Bīstami, jā? Nē, tas, ka bīstami, vienkārši ļoti liela nabadzība dzīvo uz ielas, tur bērni, tur aizbrauc uz Maroku, nezinu, aizbrauc uz jebkuru īsumā Āfrikas valsti, jā, tur pilnīgi crazy, jā. Principā, jebkura Āfrikas valsti. Vienkārši aizbrauc, paskaties, kā cilvēki dzīvo tur. Viss tev, kad bērni nāk te ubugo, saka, tur ēst, jā, vēl kaut ko tādu. Tiešām izkāmējuši vēl kaut kas tāds, jā. Saprot, tā kā, viss ir labi. Mēs dzīvojam ļoti labi. Jā, aizbrauc uz, Brazīlijas, uz tām favelām, jā. Tu esi bijis? Es esmu bijis, jā, es esmu bijis Rio, San Paulo, un tur tā kā braukājis, jā, tu paiet pa tām favelām, tā kā tur, es pat domāju, ka... Tu biji raidījums, kuru Felipe, tu esi redzējis? Es neesmu redzējis. Sandijs Semjonovs bija tur filmējis raidījumu, kur arī viņi brauca, tur brigādi no Latvijas, un vēl tas Felipe, kas latviski runā, reāli viņas pa tām favelām veido, tas arī ir interesanti pastīties. Un tur gan arī viņiem sūdu sanāca, tur arī ir tādi, tur ir apsargi, tur ar ieročiem. Bez ieročiem tur tā kā ir tās tur lielās favelas attīstītās, jā, tur pat ir bankas un veikali, viss tā, bet mēs arī tur pabraukājām tā Bišofu, tur, tā ar iPhone apkārt nav komfortabli staigāt, vai kaut kā vispār kāds baltais tur jau nav komfortabli staigāt. Jā, tur palikt ātri bez tā sava iPhone. Ok, labi, un kādi tev vēl mērķi, ko tu vēl gribētu apskatīt, kas tev to-do listā? Man īstenībā gribētu aizbraukt uz Irānu. Uz Irānu? Irānu, jā. Un man ir viens tāds tā kā sapnis, bet es tā kā, teiksim, nevaru saprast, cik es esmu delusional ar šito, bet es gribētu ar talibiem uzspēlēt Airsoft. Vai kaut kādu paintball vai ko. Pagaid, Airsoft tas bumbiņu pistoli? Jā. Tas, man liekas, ir tā. Afganistānā. Jā, un es gribētu kaut kādu zirgu, tā kā jātuna Kalašņikovu šo, bet to es jau saprotu, tur jau ir tā kā, tur jau ir pat raku, tā kā, bet es domāju, ir kaut kas, kur to varētu tā kā realizēt. Jā, bet, principā, man interesē viss tā, Pakistāna, Afganistāna, Taģikstāna, Uzbekistāna. Tev ir kara reģioni vai kā tas? Man ļoti, tā kā savādāk, man ļoti interesē. Tā kā es biju Ukrainā, tā kā bija, kara laikā. Tā kā, tagad jau vēl ir kara laiks. Un tagad vēl arī ir, jā. Un tā kā vienkārši, es diezgan daudz Ukraiņu braukāju pirms tam, un tur es sacensīju vēl kaut ko, un es redzēju, kā valsts izskatās tā, kā viņi operē, un kāds viss notiek, un vienkārši tā kā, vienkārši ir ļoti interesanti redzēt, kā notiek lietas realitātē, jā, un cik tas, ko mums rāda mēdījos, tā kā, cik tas ir reāli dzīvē, tā kā, jā, vai piemēram, tas pats arī Izrēlā, man liekas, Izrēlā bija kaut kādā tajā momentā, kad tur arī bija kaut kādi tur konflikti, šaudīšanās un sprādzieni tā tālāk.
Un tad kā, tu esi tur un tu redzi, kāds notiek un kāds tiek atspoguļots. Un tu saproti tās atšķirības. Tā pašā Ziemeļkorejā viņu pozicionē kā viss slikti, viss tur, labi, tur skaisti, tur ir ļoti daudz, kas ir slikti, jā, bet ir iemesli, kāpēc tur tieši tā ir attīstījušās lietas, jā, un arī kā, ka tu redzi, ka ne tikai viens ir sliktais, bet arī tie paši amerikāņi ļoti daudz sūdz dara. Un tur ir redz kādus, un tie pašā Ziemeļkorejā viņu visu kara muzejs ir par to, vai kā amerikāņi ir melojuši. Ja? Un vienīgā valsts pasaulē, tagad kāds var pārbaudīt, ja? Bet pēc Ziemeļkorejiešu teiktā, ja? Man liekas arī pēc Wikipēdijas pārbauda, kad vienīgā valsts pasaulē, kurai Amerika ir atzinusies, ka viņa spiego, viņus ir Ziemeļkoreja. Ja? Kur Ziemeļkorejieši savāca vienu, viņiem bija vienošanās, ka viņi viens otru nespiego un bla, bla, bla. Amerikāņi viņu pārkāpa, viņi to kuģi, kas spiegoja, savāca, ielika kara muzejā, savāca visu to floti un teica, vai nu jūs uzrakstat to vienošanos, ka jūs spiegojāt un atzīsties, un mums ir tas dokuments, vai nu mēs paturam to flotu, tos jūsu cilvēkus pie sevis. Ja? Un nebija tā, ka Amerika arī pirmajā dienā pateica, jā, ok, labi. Viņi tur diezgan ilgi domāja, vai tie cilvēki ir tā vērti. Ja? Un beigās viņi izdomāja, labi. Ok, būs baigi traki, ja mēs viņus neizračīsim. Ja? Viņi uztaisīja to vēstuli, un tagad tā vēstule stāv kā lielākais, redziet. Un uz tās vēstules pamata visa viņa propaganda. Visi, kad redziet, viņi mūs spiego, viņi grib mūs iznīcināt, ja tu runā ar jebkuru Ziemeļkorejieti, viņi tiešām no sirds pārdzīvo, kāpēc tā Amerika grib mūs nogalināt, kāpēc viņi grib mūs iznīcināt, kāpēc viņi grib pret mums, jā. Kāpēc viņi sauc viņu imperialisti, jā. Kāpēc viņi grib mūs tur iekarot un tā tālāk. Ja? Un visam tam pretī ir tas Ziemeļa, ka mums vajag aizstāvēties, mums vajag armiju, mums vajag visu, mums vajag jūs kontrolēt. Mēs nevaram jūs laist ārā no valsts, jo tad jūs tur Amerika nomušīs. Tur nav droši. Tur nav droši, jā. Ja, un tad tu neskaties visu tā melns un balts, un tad tu kvestiono principā visu un nenostājies neviena pusē tā radikāli, ja, jo tu saproti, ka visi dirži. Jā, tā. Okay. Labi, David, es vispār, jo mēs dziļāk tajā sarunā ejam, es saprotu, ka mēs varētu mierīgi vēl pusotru stundu nomaukt, jo tur par visām, es saku, par tām dažādām valstīm un kultūrām un politikām un to tur mēs varētu, man liekas, vēl ilgi runāt. Jā. Bet jā, tagad, tā kā mums tā lente iet uz beigām, es tev pajautāšu, vai tu gribi nobeigumā pajautāt man kaut ko? Vai tev viss pa mani skaidrs, vai arī mēs beidzam šo epizodu un ejamies pīci? Man būtu interesanti tava tu ieņēmi to Slavika tēlu, ja, un... Sākās. un pēc tam tev tagad ir tas uzņēmumi, kodiem uzņēmumiem seja vai tas reprezentatīvi, tas cilvēks. Un es vienkārši domāju, kā tas... tas kā aktierim viņš kaut kādu lomu nospēlē, un tu visu asociē viņu. Kā tev tas piemēram, tagad attīstās, vai kā tu to skaties, vai tu kaut ko tur piemēram, darīt citādāk, nedarīt citādāk, kāds tam efekts vai... Pirmkārt, man jau tas Slavika jautājums, man jau viņš bišķi izbasīs, jo katru reizi es visiem viesiem prasu, varbūt viņi grib kaut ko man beigās pajautāt, un viņi jau visi par to Slaviku prasa kaut ko otru. Un tā tālāk, jā. Bet tu jau nedaudz vairāk izvērt to jautājumu par to, kā tas viens tēls ietekmē otru un tā tālāk, tādā ziņā. Sākumā vispār bija tā, ka cilvēki domāja, ka tas ir vienkārši divi dažādi cilvēki. Tad ka reāli domā, ka divi dažādi cilvēki, tad jau, bet es teiktu, ar laiku tas ir kaut kā, tagad jau ir ļoti liela cilvēka daļa, kuri saprot, ka tas ir tas pats čalis un ir to sagremojuši un tā tālāk. Un tas ir kaut kā, es teiktu, saplūdis vienā. Viņi saprot, ka tas ir, viņš tagad dara to, viņš arī dara to, ja, un tas ir saplūdis un vairs nav tā, ka cilvēks saprot, ka tas esmu es, ja. Bet cilvēki arī, laikam, vairāk spēja nodalīt. Jo sākumā man nereāli besīja ārā, tiklīdz kad Slaviks bija tur nereālā topā, ja, tiklīdz es kaut ko uztaisu kā zolīdais tēls.
pilni komentāri. Slavi! Fuck office, var kaut ko vēl citu padarīt. Ne? Tas tā kā Ģirs Česters nospēra Leonu ugunsgrēkā, un viņš tagad viņš varēs, kā saka, ardievušai pasaulē teikt ar Leonas uz muguras. Tā kā jā, kā tas iet, zin kā, man jau grūti pateikt, vai es kaut ko, vai es darīt savādāk, laikam nē, vai tas ir atstājis sliktu vai labu iespaidu, es īsti nezinu. Es domāju, tādā praktiskā, pieņemsim, tu pārdod savu pakalpojumu, un kāds jau saka, jā, bet tu tur esi slaviks, vai viņš tieši tā kā, man vajag servisu un let's go. Nē, tur jau sprikols skaties, es jau nezinu, ka varbūt ir kaut kāda uzņēmuma, kur tā dēļ varbūt ar mani nemaz negrib sastrādāties, ne? Bet viņi to nepasaka. Bet viņi to nepasaka, jā. Jo man ir tā, ka es arī, kad es kādu uzņēmumu vai uzņēmēju komunicēju, vai ne, Ir tādi, kas pat nezina par otru tēlu, ja? Ir tādi, kas tā kā saprot to, ka viņi saka, ja mums tas tēls ir baigi rupšs, es viņiem saku, nav problēma, es jau arī daudz kur filmēju Zolīdo variantu un tā tālāk. Vai ne? Un tad ir daļa, kas saka, fine, jā, mums tas rūpies nedara, un tā, vai ne? Jo es nezinu, man liekas, ka bet tā līdz galam saprast, cik tas ir labi vai slikti, es nevaru. Es jau nezinu, kādas var būt man iespējas ir aizgājušas garām, ja? Jo varbūt man kāds tur neuzrunāja, tāpēc, ka es varbūt arī to un to esmu darījis. Ne? No vienas puses es laiku arī cīnos ar to, ka es arī negribu to dzīvi nodzīvot kā kaut kāds tur burta pakalpiņš. Es varu tur kaut ko palamāties, vai ne? Es neesmu kaut kāds tur pareizais čaus, un es negribu tādu tēlot. Es negribu iet tagad, zin kā, es kāzas vadu, vai ne? Varbūt, ka man tagad mazāk ņem uz kāzām dēļ tā tēla. Es domāju, varbūt kāds gribētu tieši, es nezinu. Tagad tās kāds mēģina interesētāks uztaisīt. Es nezinu. Tur jau kā piedūrieni cilvēki saka, jā, tur tā kā slaviks novad, protams, ka nē. Bet, jā, es nezinu, kādas iespējas tur varbūt ir aizgājuši. Varbūt, ka man tiešām mazāk tur zvana, tur interesējas par tām kāzām dēļ tā varbūt. Es nezinu. Bet es negribu būt tas čalis, kurš vadīs, nezinu, pie citu viedokļu tur mainīs. Es skaties, es negribu būt tas čalis, kurš pie IKEA vadīs kaut kādu lieldienu pasākumu, kaut kādiem tur bērniem un pūtīs burbuļus. Fuck that shit, tas nav priekš manis. Tā kā, un ja man dēļ tā ir jāparāda radziņas, tad es laikam to izdarīšu. Ne? Jo es nezinu, es nevaru visu šo dzīvi notēlot pareizo. Man tas family friendly stils, vai ne? Es vienkārši viņā nomiršu. Tā kā. Kaut kā tā gara atbilde sanāca, bet jā. Un, ja kāds potenciālais nākamais viesis skatās, ja nejautājiet, vai tas Slavika, kas viņš ir nogurs. Tev vajag uzlikt sākumā jau podcastu. Jā, nejautājiet pāri Slaviku. Čing, jā. Bet jā, paldies, Devi, tev liels, kā atnāci. Tagad tu esi nofiltrēts, jā, kā jau viss viesis. Tu esi nofiltrēts, jā. Tas ir tas, nevis nefiltrēts, bet nofiltrēts. Tāpēc, ka arī nofilmēts, jā. Tā kā tā, jā, paldies tev, ka atnāci, bija forši parunāt. Es nezinu, varbūt mums vajadzēs vēl kādu epizodu uztaisīt, jo tie tavs stāsti pat, un tie viedokļi par tām valstīm, un ko man likās, Johadi, tu tas dimants atrad beigās. Dritīgi balstīp, jā. Tagad, jā, to mēs paštukosim, jā, varbūt vēlreiz būs jāuzaicina tev kaut kādā ciemos, bet pagaidām saki, kur cilvēkiem tev piesakot, kas tagad tev redz? TikTokā. Deivids Barons, TikTokā. Jā, man liekas, tikai TikTokā kaut ko vispār. TikTokā aktīvs, jā? Aktīvs, jā. Man liekas, daudz labāk platformas. Es pats lietoju, pats. Nevar nepiekrist. Es jau tur pats šiverēju, tā kā es pilnīgi tāpat domāju. Tā kā jā, skatītāji, paldies, ka skatījāties. Piesakojiet kanālam Nofiltrēts. Piesakojiet arī man sociālos tīklos, kas tagad šeit izlec. Jā, paldies, ka skatījāties epizodi. Tādā. Un tiekamies jau nākamajā epizodē. Čau! Šeit nav masku, nav lieku sienu. Vārdi plūst kā upe dienu. Tu nāc un runā, viss ir vaļā. Uguns deg un doma klaļā. Teikumi griežas kā